Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera – vieta, kur satiekas uzņēmēji. Mēs esam lielākā uzņēmējus apvienojošā organizācija Latvijā, kas pulcē ap sevi vairāk kā 1000 individuālus uzņēmumus un vairāk kā 50 nozaru asociācijas. Mēs atrodamies Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Rēzeknē, Jelgavā, Daugavpilī un Jēkabpilī. Kopā mēs varam ietekmēt Latvijas uzņēmējdarbības vidi, uzlabot mūsu uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un ārvalstīs. Tikai mūsu biedriem vairāk kā 30 dažādi pakalpojumi un lobijs. Ja arī tu vēlies mainīt Latvijas uzņēmējdarbības vidi, uzlabot savu uzņēmumu konkurētspēju un iegūt atbalstu ārvalstu tirgos, kļūsti par vienu no mums. Uzzini vairāk chamber.lv. Tā visi ir iekārtojušies, ieņēmuši labākās vietas, labākos pufus. Man prieks ir redzēt jūs tik kuplā skaitā un ņemot vērā, ka šis ir diezgan ekskluzīvs pasākums, jo pufi ir tik, cik mums ir. Attiecīgi, jūs esat tie unikāli apmeklētāji, kuriem būs iespēja uzdot jautājumus mūsu ekspertiem. Un tad esat sveicināti LTRK un SSE Rīga pirmajā kopīgi organizētajā pasākumā Eksperti par eksportu. Un šodien pasākumu vadīšu es, Rita Ozoliņa, Tirdzniecības rūpniecības kameras ārlietu daļas vadītāja, un mans kolēģis Arnis Sauka no SSE Rīga, kurš ir profesors. Un tā kā šis ir mūsu pirmais pasākums, tad es būtu ļoti priecīga par mūsu LTRK prezidenta uzrunu jums dalībniekiem un jums ekspertiem teikt kādus ievadvārdus. Jā, paldies, Rita. Paldies. Es pat īsti nezinu, ko man te darīt tik lepnā kompānijā, bet man vienmēr kaut kas uzkrīt uzreiz, un es sapratu, ka eksporta lietās atkal dominē sievietes. Ja šeit ir feminists, tad lūdzu piedodiet man par tādu novērojumu, bet es mēģināju ātri saskaitīt, un tiešām jūs esat vairāk šī zālē šodien, un tādi braši puiši mums pamācīs, kā eksportēt sekmīgi šodien. Katrā ziņā vispirms es gribēju pateikt paldies savai kolēģei Ritai par tādu atjautīgu pieeju šī te pasākuma organizēšanā. Es domāju, ka jūs pasākuma beigās būsiet kārtīgi izmasēti. Tur esat kaut kas tāds pupas iekšā. Jā. Tikai neņemiet līdzi saturs. Un viss, ko es varu izdarīt, jums novēlēt izdošanos, jo nākošais, es domāju, ar pūfiem Rita mēs netiksim cauri. Tādam ir jābūt rezultātam. Ja būs cits rezultāts, tad nebija vērts šodien mums nāk kopā. Tā kā tiešām es novēlu, lai nākošais būtu gribētājs sēdēt daudz vairāk nekā šodien. Tur vēl ir vietas brīvs, un mums nebūtu jāierē pufi un izdevumi un visas tādas lietas. Ja? Un īpaši, es domāju, svarīgi ir tas, ka šo te pasākumu ar savu kompetenci atbalstu Zviedrijas ekonomikas augstskola, es viņu tā savā valodā sauc. Bet drīkst arī tā saukt, jā, es pieņemu, jā. Nu, lūk, tad ir viss kārtībā, un es domāju, ka viss tiešām jums noteikti izdosies, un svaigs gaiss ir jāielaiž iekšā jau laicīgi, un tad viss būs kārtībā. Tā kā, lai jums veicās šodien. Paldies. Paldies. Pirms mēs sākam, es gribētu pateikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem, ka mūs šodien atbalsta ne tikai Zviedru ekonomikas augstskola, lai šis pasākums būtu izdevies, bet arī žurnāls ir, un tur ir daži žurnāla eksemplāri, kurus droši var ņemt un lasīt. Tātad žurnāls ir un žurnāls ir nauda, un mēs brīnišķīgi sēžam uz mūsu atbalstītāju pupu maisu produkcijas, un maisi ir ražot Latvijā, un tā kā izbaudiet. Un welcome drinkā mums bija Sabils cidrs, tā kā liels paldies mūsu atbalstītājiem.
Jā, nu, lai kā mēs arī censtos ar Sabilas sidru, mēs nevaram konkurēt, tas vienkārši nav iespējams. Es ceru, ka jūs, tie, kas nav pamēģinājuši, noteikti pamēģināt izstāstīšu noteikti labi, un mums gan kā vadītājiem teica, ka mēs nedrīkstam pirms, tad mēs droši vien pēc. Atstājiet. Noteikti pamēģināsim. Rīta jau teica, šis ir pirmais pasākums, un tā ir tāda sērija, kuru mēs kopā esam inicējuši, lai vienkārši radītu platformu, kur uzņēmējiem, praktiķiem, cilvēkiem, no kuriem mēs visi varam mācīties, dotu platformu dalīties savā pieredzē. Viens no, teiksim, šīs idejas aizsākumiem bija tas, kad man personīgi ir bieži vien nācies dzirdēt, kad mums Latvijā vajadzētu radīt jaunu Skype, mums Latvijā vajadzētu radīt jaunu Google un vēl tur visādas labas lietas, bet, lai kāds pamēģina Latvijas balzāmam palīdzināties vai saftehnikai palīdzināties, arī tas, es domāju, nav viegli. Un es domāju, kad eksperti mums šodien iedos kaut kādas zināšanas, lai mēs uz to vismaz varētu kopā mēģināt iet un censties līdzināties šiem uzņēmumiem. Pavisam šodien mēs esam aicinājuši 4 ekspertus iesties ekspertu godā, un tie ir Ieva Jonsone no SIA NP Foods, eksporta direktore. Mums ir Valters Kažē, akcijas sabiedrības Latvijas balzāms komercdirektors, kurš starp citu pagājušajā nedēļā aizstāvēs doktora disertāciju, ar ko mēs viņu apsveicam. Visiem, tēma, protams, ir ēna ekonomika, ar ko tad viņi tur Latvijas balzāmā nodarbojās. Normunds Bergs, visiem zināmais no akcijas sabiedrības saftehnika valdes priekšsēdētājs. Un, protams, Andris Vanaks, SIA sakrita padomes priekšsēdētājs. Tas mūsu šodienas formāts ir sekojošais. Sākumā mēs dosim parunāt ekspertiem, katrs no viņiem ir apsolījušies pastāstīt vienu savu eksporta veiksmu stāstu un vienu tādu, neteiksim, ka neveiksmu stāstu, bet ko viņi ir mācījušies no tā dzīves skolas stāstu, varētu teikt. Katram ekspertam dosim aptuveni 10 minūtes laika izstāstīt, un tad, kā saka, mēs atvērsim diskusiju priekš jums un ceram, ka jūs visi aktīvi piedalīsieties un jautāsiet un kopā mēs diskutēsim. Mēs ar Rītu mēģināsim pēc iespējas mazāk visā tajā iejaukties. Pirmajai vārdu es došu mūsu šodien vienīgajai dāmai Ievai Jonsonei no SIA NP Foods, un pirms es viņai dodu vārdu, es pavisam īsi ieskatam nolasīšu par uzņēmumu. Tātad SIA NP Foods pirmsākumi ir meklējumi tālajā 1870. gadā, kad enerģiskais rūpnieks Teodors Rigerts nodibināja pirmo šokolādes fabriku Rīgā un nosauca to savā vārdā. Gadu laikā šī fabrika ir izaugusi par leģendāro akciju sabiedrību Laima, kas mūsdienās ir lielākais saldumu ražošanas koncerts Baltijas valstīs. Salīdzinoši nesen 1994. gadā savu darbību uzsāka akciju sabiedrība Guta, kas šajā laikā kļuvusi par vienu no lielākajiem sulas dzērienu un dzeramo ūdeņu ražotājiem Baltijā. 2008. gada nogalē, lai vēl vairāk spēcinātu akciju sabiedrību Laima un akciju sabiedrību Guta pozīcijas Baltijas valsts tirgos, kā arī, lai samazinātu savstarpēji pārklājošos ikdienas funkciju skaitu, tika pieņemts lēmums izveidot jaunu vadības un attīstības uzņēmumu SIA NP Foods, kurā koncentrētas visas līdzinējās savu uzņēmumu, biznesa vadības un administratīvās funkcijas Latvijā un Baltijā. Un šogad uzņēmums plāno piedalīties 5 pasaules mēroga starptautiskajās izstādēs Vācijā, Francijā, ASV un Krievijā, kurā tiks popularizēta Laima un Guta ražotā produkcija. Ieva Jonsone, jums vārds veiksmēm un mācību stundām. Paldies. Pirmām kārtām, kolēģi, labdien, prieks jūs redzēt. Tas viss, kas tagad tika nolasīts cilvēku valodā, tas nozīmē tā, ka 2008. gadā, kā jūs labi atceraties, bija tādas visādas ķibeles, ko citi sauc par ekonomiskām krīzēm, citi savādāk sauc, un mēs vienkārši pamodāmies un skatāmies, ka ir viena un tās pašās rokās vairāk uzņēmumu, un gan pārdošanas pārstāvi, gan mēs eksportā, visi skrienam vienā virzienā, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas to dara. Un tāpēc tas bija viens no iespējamiem momentiem, kā visu varēja konsolidēt, un tāpēc šodien tāds nosaukums NP Foods. Bet kā es parasti eksportā saku, Ieva Laima, man gan ir devuši arī savu uzvārdu, bet Laima ir, kā jūs saprotiet, visatpazīstamākais. Runājot par eksportu, man lūdzu, kā jau teicu, stāstīt par veiksmēm un par neveiksmēm.
par mācību stundām, un es teikšu tā, manā pasaulē neveiksmi nav. Tātad, ja es kaut ko neesmu izdarījis, tas ir tāpēc, ka vai nu es, vai nu kāds no maniem kolēģiem nav izdarījis līdz galam mājas darbu, vai nav aizskrējis pietiekami tālu, nav kaut ko izlasījis, nav kaut ko iemācījies un tā tālāk tā joprojām. Un ar šādu pārliecību es dzīvoju, un līdz šim, manuprāt, arī pareizi, tāpēc, ka mums ir izdevies gan pagājušajā gadā palielināt eksportu Krievijā. Es domāju, ka izdosies arī šogad, neskatoties uz visām pārējām tur ķibelēm, kur citi runā, bet tas neatiecās uz eksportu, tas attiecās uz politiku, tāpēc es uzreiz iesāku ar šo te domu. Un otram kārtām mums arī ir izdevies atklāt tādus jaunus tirgus, kas ļoti daudziem patīk, ļoti daudz saprot, ka ir milzīgs apjoms, un ļoti daudz arī pavēršās pret mani un saka, vai tu vispār saproti, ko tu dari? Tu ej uz Ķīnu. Ko tu taisies tagad panākt? Tu taisies mums atņemt visu laimes šokolādu un aizsūtīt uz Ķīnu. Manā pasaulē kā eksportētājiem, protams, būtu ārkārtīgi labi, ja mēs nonāktu tajā situācijā, kad jūs atkal teikt, vēlos, ir tā kā padomu laikos jābrauc ir tikai uz Pekinu, lai nopirktu serenādi. Tad es būtu padarījusi savu darbu un viss būtu ļoti lieliski eksportā. Bet īsnībā Ķīnas gadījumā mēs šobrīd strādājam ļoti rūpīgi un droši vien jūs, kas interesēties par eksportu, arī lasat, kas pēdējās dienās ir noticis Ķīnā mūsu labā un ar laimes zīmolu. Mēs cīnāmies par to, lai vismaz daļa no ķīniešiem, un tad es teikšu ļoti maza daļa, zinātu, kas ir laimes šokolāde, zinātu varbūt tās apmēram kartē, uz kuru pusi skatīties, būsim realisti, Latvija viņi tik viegli neatradīs, vai joprojām domā, vai var aizbraukt uz tādu valsti, kur ir tikai 2 miljoni iedzīvotāji, bet kuri apzinās, ka šī šokolāde nāk no Eiropas, un kur mēs savukārt, kā latvieši, varam lepni teikt, ka mums ir tāds eksports uz Ķīnu, un ka mēs vēl joprojām kopš 1870. gada daram to pašu, ko mēs darījām tagad. Respektīvi, mēs ražojam šokolādi no kakao pupiņas. Mēs viņu iepērkam no ganas un pārstrādājam tepat uz vietas. Tā kā viss tas, ko jūs ikdienā garšojat, tas ir tepat Latvijā ražots, ne no kurienes citurienes tas nenāk. Un vispār runājot par laimes eksportu, ir ļoti grūti. Es parasti, kad prasu, kā te jūs sākāt vai kā te jūs kaut ko darījāt. Mēs sākām 1870. gadā. Es tad gan nebiju pie šprices, bet bija tāds Teodors Rigets. Jo pateicoties viņam īstenībā, jau tad arī viss sākās. Un laima, kā uzņēmums, vienmēr ir bijis ļoti orientēts uz eksportu, un mums tas nav nekāds jaunums. Jautājums ir tikai, kur mums izdodās labāk, ātrāk un kuru mums izdodās lēnāk. Un, ja kungi iepriekš teica, ka ja mums kaut kas te mācāms vai nemācāms, tad vienīgais, ko es gribētu teikt visiem, kuri grib eksportēt, pacietību. Draugi mīļie, eksports tā ir pacietība. Un tas varbūt bija tieši 2009.10. gadā, kad man aicināja visu kaut kur runāt par eksportu, jo kaut kā bija eksports tā ultimātā atbilde visiem kreņķiem. Un es gāju un teicu, tas ir ļoti ilgs, tas ir ļoti pacietību prasošs process, bet tad, kad tev izdodās, tad viss ir pareizi. Bet ir jābūt pacietībai. Varētu teikt, ka daudz kolēģi, es domāju, kas arī šeit uz vietas ir, kurus es zinu, ka piedalās dažādās izstādēs, mani atbalstīs pie teiciena, ka 3 gadus piedalies, un tad varbūt tu redzi rezultātu. 1., 2. gadā vispār tu tikai esi par sevi pateicis jā vārdu, un uz tevi sāk skatīties, un tevi sāk ievērot, un 3. gadā jau ir konkrēti cilvēki, kas nāk un ar tevi runā par lietu, tāpēc, ka tu esi pierādījis, ka tu esi uzņēmums stabils, ka tu esi gatavs uz šo te izaicinājumu, jo, kā mēs zinām, izstādes, kā likums prasa, gan liels materiālos ieguldījums, gan arī cilvēku resursu ieguldījums, jo kā likums mums ir jābrauc vairākiem, jārunā un jāstrādā pie tā. Tā kā pacietība un otrs, ko es konstatēju, tepat tās nesen jāsaka, attausa man tāda gaisma, mēs aizbraucām tādās labās mācībās, gan uz Londonu, un tad es sapratu, ka ja tev skolā nepatīk mājas darbi, tad tev kaut kādā posmā tavā dzīvē noteikti atspēlēsies tas atpakaļ. Un tas šobrīd ir noticis. Tad eksportniekam ir visu laiku nepārtraukti jāpilda mājas darbi. Un
tas ir tas, ko mēs tagad darām. Mājas darbs, tas nozīmē, ka tev ir jāsagatavojas, kas tas ir par tirgu, ko viņš no tevis prasa. Piemēram, par Ķīnu runājot, man bija pilnīgi pārliecība, ka, ja es gribu eksportēt uz Ķīnu, tad man noteikti uz visiem iepakojumiem jābūt ķīniešu valodai, jo viņiem taču ir jāsaprot, ko mēs tur galā gribam viņiem pārdot. Un, kad nonācām pie darīšanas, tad man draugi mīļie saka, zini, tu dari, ko tu gribi, tu tikai tu ķīniešu valodu novāc nost. Tā mums traucē dzīvot. Tāpēc, ka, ja tas ir ķīniski, tad tas nozīmē, ka tas ir ražots Ķīnai, tas nozīmē, ka tā ir sliktā kvalitāte, tas nozīmē, ka tas viss nav tā, kā tam jābūt. Tad redz, ko atkal mājas darbs bija. Vācām atkal nost ķīniešu valodu, tagad viss ir skaidrā angļu valodā, un ķīnieši līmē uzlīmes, tāpēc, ka tas ir pareizi. Tad mūsu patērētājs Ķīnā saprot, ka tā ir riktīga Eiropas šokolāde. Nu, vai to var iemācīties viens pats, vai to var izlasīt grāmatās? Es atkal teiktu, ka nē, un te es mudinātu jums aizdomāties par jūsu sadarbības partneriem. Mums jāsaka godīgi, ka visās valstīs, kur ir ārkārtīgi labi kaut kas izdevies, vai ir zinām panākumi, ir saistīts ar to, ka mēs esam izvēlējušies partnerus, kas zina tirgu, kas ir arī spējīgi investēt gan savos resursos, gan arī visos pārējo loģistikā, distribūcijā un tā tālāk tā joprojām. Un tad tas pēdējais, viņi ir absolūti tikpat traki tā kā mēs, un tu uzreiz redzi viņam, viņam arī acīs deg tā uguntiņa. Viņš arī ceļās un krīt par laimu, viņš ēd tikai laimas šokolādu, un viss pārējais viņam liekas tikai pelēks un riebīgs. Tas nav tā, ka viss ir pelēks un riebīgs, bet tā tas cilvēks dzīvo. Un tas savukārt, ir sevišķi, ja jūs sākat no nulles, arī prasa lielu pacietību, prasa jūsu kustēšanos, braukšanu pie šiem tie cilvēkiem, izzināšanu, runāšanu un tā tālāk. Es tā domāju, es ceru, ka es jūs nenobiedēju, ka tad būs tikai ļoti daudz jāstrādā un nebūs nekāda prieka, jo pēc kaut kāda laika atnāk tie darba augļi, un mans pirmais tāds lielākais prieks, ja nerunājam par Ķīnu, bet runājam par Krieviju, bija šogad mūsu lielajā Prodexpo izstādē, kad beidzot nāca garām dažādi cilvēki, kur vienkārši staigā pa izstādi, pagriežās un saka, лайму я знаю, это хороший шоколад. Es ceru, ka man te iztulkos, ko es saku krieviski. Laba šokolāde. Tas nozīmē, ka pa visiem šiem gadiem mēs beidzot esam izdarījuši to, uz ko mēs tiecāmies, lai mūsu zīmols kļūtu atpazīstams, jo ļoti bieži man saka, jums jau tur Krievijā ļoti viegli, tāpēc, ka jūs tur visu atcerās un tā tālāk. Ar to atcerēšanos redz ir tā, ka tie, kas mūs atcerās, un tad Dievs nedod kāds apvainosies par vecumu runājot, ir tie, kuriem tas vidējais vecums ir mazliet lielāks pat nekā man, un viņi vairāk jau tagad sāk līdzināties dinozauriem, un jūs atceraties, kas notika ar dinozauriem. Ja? Tāpēc ir ļoti jāstrādā pie tā, lai būtu Krievijā šī jaunā paudze, jo, ja tā godīgi sakot, tas ar laikam bija viens cits eksperts, bišķi gudrāks par mani, kas teica, ir jābūt ļoti stulbam, lai neeksportētu uz Krieviju, ja jūs atrodaties tik tuvu Krievijai, kā jūs dzīvojat. Un galvenais, ka jūs viņus arī saprotat. Es viņam piekrītu, un tāpēc arī mēs esam nokoncentrējušies un šobrīd sakam, ka mūsu tādi 3 galvenie virzieni ir Krievija, Ķīna un ASV. Mēs, protams, neaizmirsīsim arī te tuvējos mūsu draugus eiropiešus, bet tā koncentrācija mums ir uz to. Profesora kungs, kas sāka, viņš teica, tikai nesāciet runāt, pirms es jums nedodu vārdu. Viņš jau nezināja to, ka man ļoti patīk runāt, un es te varu ilgi un dikti runāt, bet ir laika limits. Tāpēc es domāju, ka varbūt tās iesim tuvāk pie jautājumiem, pie konkrētikas, ja kādam ir kolēģi ar saldumiem arī, kas man ļoti, ļoti patīk, un es varu labprāt atbildēt uz tādiem konkrētākiem jautājumiem, ja kādam ir saistīti ar eksportu vai ar saldumiem. Es varu, ja kādam arī interesē, kāpēc serenāde negaršo kā sanāk. Tas tāds tradicionāls jautājums. Bet, jā, ja jautājums atstājums beigām, tad varam dot nākamajam vārdam. Labi, lieliski, tad jūs dodat Valteram lūdzu mikrofonu. Neslēgšu ārā. Jā, labi, neslēdzi tā. Man ir savukārt daži vārdi par Latvijas balzām, ko pateikt, ja?
Tātad akcijas sabiedrība Latvijas Balzāms ir vadošais alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā ar tradīcijām bagātu vēsturi kopš 1900. gada. Balzāms ir viens no Latvijas vadošajiem eksportētājiem. Tā produkcija pieejama vairāk kā 30 pasaules valstīs un katru gadu tiek apgūti aizvien jauni eksporta tirgi. Un tad es palūdzu mūsu ekspertiem atsūtīt nelielu informāciju par uzņēmumu, un tad es jums nosīšu dažus skaidrs, ko man atsūtīja Latvijas Balzāms. Tātad numur 1 alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā, 10. lielākais nodokļu maksātājs Latvijā, vairāk kā 100 gadu pieredze ražošanā, 100 miljonu eiro apgrozījums katru gadu, 600 darbinieki, 130 zīmolu un produktu ražotājs, 260 gadu vēsturi vecākajai preču zīmē Baltijā Rīgas melnais Balzāms, 26% tirgus daļa Latvijā, 75% no produkcijas tiek eksportēta uz vairāk kā 30 eksporta tirgiem. Lūdzu. Droši vien jau pateica visu, vai ne? Bet patiesībā tā senākā preču zīme, kas ir mūsu rīcībā, ir viena no mūsu lielākajām vērtībām, un vai ziniet, ka jau 18. gadsimtā mūsu priekšteči, tāpat kā Laimai, kas bija pirms mums, un ražoja Rīgas melno Balzāmu, gadā saražoja 300 000 krūku, no kurām 120 000 ļoti veiksmīgi aizgāja uz vienu pusi eksporta tirgos un 180 000 uz otru pusi. Tā kā gan uz austrumiem, gan uz rietumiem mēs pārdevām jau toreiz. Un arī toreiz bija tāds būtisks jautājums, ko darīt brīdī, kad kaut kas mainās šajā tirgū. Piemēram, Krievijā tiek ieviests spirta monopols, un Balzāmu vairs uz Krieviju nevar tirgot. Un jau tādā brīdī mūsu priekštečiem bija laba recepte diversificēt savu portfeli. Geogrāfiskā ziņā, ar laiku arī produktu ziņā, ko mēs pievienojām, tātad 130 produkti, kas ir šobrīd mūsu portfelī. Lielākā daļa no viņiem arī iet uz eksportu. Un tirgu skaita ziņā, jāsaka, tā mūsu produkcija var nopirkt pat 160 valstīs pasaulē. Tātad faktiski visa pasaule tiek aptverta. Ties lielākā daļa šīs produkcijas, 2 pamatzīmoli, Degvīna, Staļičnē un Moskovskai, tiek pārdoti mūsu grupas kompānijai, kas nodarbojas tālāk ar šo produktu distribūciju visā pasaulē. Un tad tie 30 līdz 40 tirgi, pastāvīgi mainīgs skaitlis, ir tas, ar kuriem mēs strādājam šeit no Rīgas. Un par šiem tirgiem tad būtu jādod kaut kādas labās pieredzes atziņas un izaicinājumi, kas ir bijuši. Lielā mērā jau tā pieredze ir līdzīga tam, ko Ieva stāstīja. Kas tā tad ir būtiski eksportā? Pirmkārt, strādājot starptautiskos tirgos, viss ir pilnīgi citādi, nekā tad jūs esat pieraduši nodarboties ar tirdzniecību vienas valsts ietvaros. Kā tāds neliels stāstīņš šajā sakarā, kas to ilustrētu, ir man palīgā tikko nācis kolēģis, kurš 12 gadus ir vadījis vienu no vadošiem distribūcijas kompānijām Igaunijā, un tagad kopā ar mani dodās uz pirmajiem ārvalstu tirgiem. Komplekts tāds interesants. Krievija, kur šobrīd paši ziniet, ir visai raiba situācija. Polija, ārkārtīgi grūts etnocentrisks tirgus, kur ārzem produkts ir grūti ietirgot, īpaši alkoholā, un Lielbritānija. Arī tirgus līdzīgi kā Amerika vai Ķīna, visiem ļoti, ļoti garšīgs, bet ārkārtīgi dārgs, grūti iekrojams tirgus, un katrā no šiem tirgiem mēs tad saskaramies ar pilnīgi citādu situāciju. Mēs visi zinām, piemēram, ka ir tāda lieta, kā maksa par atrašanos plauktā, veikalos vai ne? Zinām, ir tāda. Zināt arī to, cik tas maksā pie mums Latvijā. Bet ziniet, cik maksā vienas produkcijas vienības ekspozīcija vienā federālajā ķēdē Krievijā? Bez garantijām, ka jūs neizmet pēc pusgada. Apmēram 20 līdz 80 000 par vienu produkcijas vienības novietošanu plauktā. Tātad tas tāds atklājums, kas arī manam kolēģim no Igaunijas bija tāds stipri liels pārsteigums. Un, lai es parādītu savu labāko produkciju, man kāds 6 ekspozīcijas vietas vajag vienā veikala ķēdē, un šīs veikala ķēdes ir vairākas. Tātad domāsim plaši, jāsaka tā, domāsim lieli, jo mēs Latvijā, lai vai kā tā būtu, mēs dzīvojam savā nelielajā ezeriņā vai pīļdīķī, kas nebūtu nav slikti, jo mēs katru pīli zinām, ar katru pīli varam kaut ko sabīdīt, sarunāt, un katra pīle zina, cik labi garšo tā mūsu barība. Bet tiklīdz mēs iepeldam lielākos ūdeņos, kādā jūriņā, kādā okeānā, kā lūk tāda Krievija, Amerika, Ķīna, Lielbritānija, kas viss arī ir manā prioritāšu sarakstā šogad, tad nenoliedzami mēs saskaramies ar to, ka neviena zivs, neviena pīle tev nepazīst. Un visapkārt ir haizivs, kas grib no tevis noplēst 9 ādas. Tātad tur viss ir citādi.
Vēl vairāk katrs tirgus ir pilnīgi atšķirīgs. Lielbritānija, Krievija, Polija, katrai ir pilnīgi cita spēles noteikumi, pilnīgi cita tirgus struktūra, cita likumdošana. Īpaši, ja šie produkti ir ierobežoti, kā piemēram akcijas preču aprite alkohola ziņā. Otrā būtiskā mācība, kas ir eksporta tirgos un bieži vien nodara izejot pasaulē, ir jālauž mūsu ierastā domāšanas kastīte. Un jālauž nepārtraukti, jāatrod ir oriģināli veidi, kā strādāt, ieejas mehānisms katrā tirgu mums bieži vien būs citāds. Nesteikšu vienmēr, bet bieži vien. Kāpēc tā? Mēs neesam pasaules milži, kuram ir uzrakstīts Coca-Cola, vai kuram ir uzrakstīts, piemēram, Diageo dzērienu nozarē, un visi būs priecīgi dabūt tevi savā portfelī un tirgot. Mums ir jāpierāda, ka mēs ar kaut ko atšķiramies, esam labāki, un bieži vien, kas var būt mūsu pārdošanas arguments? Vai es varu aiziet un teikt, Latvijas balzāms ir lielākais Baltijā alkoholā, Latvijas balzāms ir lielākais pārtikas ražošanā Latvijā, kurš zina, kur tāda Latvija, kur tāda Baltija ir, kaut kādas mazas valstiņas Balkānos, dziļi krīzes skarts, tipiski atbildi. Un vai es varu būt lētākais ražotājs? Nē, nevar. Vienmēr būs kāds, kas saražos pa man lētāk. Cena nebūs priekšrocība. Vai es gribu būt lētākais ražojums? Patiesībā negribu. Man interesē pavisam cita niša. Es negribu cīnīties ar kaudzi, piemēram, Baltkrievijas vai Krievijas ražotāji, kas to pašu produktu saražos lētāk un nebūtu nemazāk kvalitatīvi bieži vien. Un cīnīties ar viņiem par centa daļu, lai pārspētu kādā biznesā. Daudz labprātāk došu priekšroku strādāt ar nišas produktiem, premiāliem produktiem, ar produktiem, kas atšķiras un tādā veidā jau paši par sevi apliecina, ka ir pārāki. Kaut vai tāds Rīgas melnais balzāms. Viņi nevarēs saražot cits uzņēmums, gan juridiski ierobežojumi dēļ, gan arī tīri šī produkta specifikas dēļ. Līdz ar to mans produkts ir unikāls. Tas man ļauj palielināt cenu maniem partneriem ārzemēs, regulāri saprāt robežās un nebaidīties, ka viņi man izmetīs no savu portfeļu. Tātad radīt kaut ko unikālu, strādāt ārpus ierastiem standartiem, nevis labākiem klientiem samazināt cenu, bet labākiem klientiem palielināt cenu, piemēram, jo viņi arī ir atkarīgi no manas produkcijas. Tas var būt tāds līdzeklis. Atsevišķos tirgos sāksim nevis standartā ieiet veikalos, kā visi to cenšas darīt. Atradīšu vienu lielu veikalu ķēdi, viņā man tirgos, nu tad būs labi. Nu nebūs jau labi. Mēs tādā ķēdē ātri nonāksim, ātri no viņas izlidosim. Veikalnieks ne tikai paņems savu lielo starpniecības maksu, bet arī vēl paprasīs ļoti daudz slēptākus un atklātākus maksājumus. Un kā mums atrisināt tāda apburtā loka jautājumu šajā situācijā, ja tavs produkts nav veikalos, kur lai patērētājs viņu iepazīst? Atsevišķos tirgos labs risinājums ir bijis iet uzreiz hoteļu, restorānu, kafejnīcu un speciālistu veikalu tīklos. Atkal niša. Iespējams, ka bieži vien šīs nišas arī atbildi tirgus iekarošanai. Ķīna. Atkal ir savas nišas, kur ir jāraugās. Ķīna nav viena liela valsts. Ķīna ir ļoti dažādas teritorijas, ar ļoti dažādiem spēles noteikumiem, ienākumu līmeņiem, patērētāju specifiku, attieksmi pret ārzemju produktiem. Un kāpēc man sekot tiem maniem konkurentiem, lielajām pasaules kompānijām, kas privātās sarunās saka, jā, mēs ne Ķīnas tirgu 15 gadus investējam. Gaidam, kad beidzot izšaus, nāks atpakaļ tā nauda. Es nevaru investēt, man nav tik daudz naudas, ko investēt Ķīnas tirgu. Ķīna ir pārāk liela priekš manis. Ko tad darīt? Ja Ķīnā ir tik dažādi reģioni un ir virkne reģionālo attīstības programmu, kas palīdz izlīdzināt atšķirības reģionu starpā, tā var būt ļoti liela iespēja mūsu uzņēmējiem. Kādā ziņā? Latvijas tirgus 2 miljoni. Nu labi. Baltijas tirgus mazliet tā kā vairāk par 6,5 miljoniem iedzīvotāju, patērētāju potenciālo. Tā ir tāda vidēja Ķīnas pilsētiņa. 2 līdz 5, 8 miljoni. Un daudz no šīm pilsētām atrodas reģionos, kuros valdība šobrīd intensīvi novirza diezgan lielu naudu ekonomikas attīstībai. Cilvēki, kas ir pieraduši dzīvot ar zemāku ieņēmumu līmeni, paliek ar salīdzināšu lielākiem patēriņam atvēlētiem naudas līdzekļiem. Viņi pēdējā laikā sāk aktīvāk iepirkt ārzemju preces. Tā ir tāda fantastiska iespēja. Vēl viena mācība no tāda netipiska tirgus kā Ķīna.
Nu, un atšķirībā varbūt no Laimes ir kāds tirgus, kas mums neietilpa kopējā listē. Viens no prioritāriem tirgiem šogad Nigērija. Parasti asociējās mums ar kaut kādiem jocīgiem e-pastiem, vai ne, un zvaniem naktīs, piedāvājot kaut ko, vai ne? Jā, pie šī varbūt arī apstāsimies ar uzrunu, tāda neliela intriga, un es tagad atļaušos pāriet no prieka pārtiks, ja tā var nosaukt, uz pilnīgi citu industriju, un spītējot terminoloģijā nolasīt saftehnikas anotāciju. Un, proti, saftehnikas vēsture ir daudz senāka par tās oficiālo dibināšanas datumu, kad radioinženieris Didis Liepkalns, šā brīža uzņēmuma tehniskais direktors un valdes priekšsēdētāja vietnieks, radīja telekomunikāciju iekārtas sākotnēji privātām vajadzībām, vēlāk arī apkārtnē esošiem uzņēmumiem. 1994. gadā Didis radīja telefonu līnijas pagarinātāju un video signālu pārraidītāju, izmantojot mikroviļņu radio. Tie bija pirmie produkti, kuri tika pārdoti SAF zīmola paspārnē. Pirmais SAF komerciāli veiksmīgais produkts AM10 spēja nodrošināt datu pārraides ātrumu līdz 2 megabaitiem sekundē. Pareizi. Mbps. Megabitiem sekundē. Es jau teicu, spītējot tehnoloģiju. Ar ko bits no baita atšķirās? Zini? Es pēc tam noskaidrošu. Jā. Iekārtas AM10 popularitāti iedvesmoja attīstīt biznesu un pateicoties investīcijām, kur nodrošināja Baltijas vadošie IT uzņēmumi 1999. gadā radās akciju sabiedrības Saftehnika. Spēja pieņemt neparastus biznesa attīstības lēmumus ir ļāvusi Saftehnikai veiksmīgi augt, attīstīties un konkurēt ar nozares milžiem. Papildus industrijas standartiem atbilstošiem produktu portfolio, kurā ietilpst pilns mikroviļņu radio produktu klāsts licencētajām un nelicencētajām frekvencēm, Saftehnika radīja arī vairākus unikālus un tirgu neierastus produktus, tādus kā Integra un Spectrum Compact. Uzņēmumi tiešo tirzniecības pārstāvju komandas Eiropā, Ziemeļu un Dienvidu Amerikā, Afrikā, Dienvidu un Austrum Azijā kopā ar autorizēto partneru tīklu visā pasaulē ir mēr gatavi palīdzēt un sniegt jaunāko informāciju par pieejamiem produktiem un risinājumiem. Lūdzu. Paldies, jūs sapratāt, ko viņš nolasa? Es ne. Man ir pirmais jautājums, paceļot rokas, kas zina, ar ko bits no baita atšķirās. Viens droši vien lielāks, otrs mazāks, vai ne? Bet ne, tas labi, godīgi esam. Viens baits ir 8 biti, jā. Baits ir vārdiņš, bits ir viena informācijas vienība. Pat cik pasākums ir bezmaksas, un arī man neviens nemaksā par šeit sēdēšanu, tad es sākšu ar reklāmas pauzi. Sekojiet man Twitterī, es esmu Normunds Bergs, retvītoju ar cieņu, reizēm palaižu apkārt kādu viedokli par tehnoloģijām, par biznesu, par politiku. Vienmēr nodara, teiksim, Twitters ir ātrākais veids, kā apmainīties ar informāciju. Otra mazā reklāmiņa, lietojiet mobili. Rīgā ļoti ērts un ierasts veids, kā samaksāt par stāvvietu. Arī šeit patās šajā stāvvietā varbūt esat dzirdējuši mums tādas ļoti interesantas diskusijas ar Rīgas domu un tās priekšsēdētāji Nilu Ušakovu par to, vai valstī un pašvaldībai ir jānodarbojas ar uzņēmējdarbību. Mobili dzīvo sniedz pakalpojumus. Paldies, ja lietosiet. Tagad es mēģināšu kaut kā izmantot tās 10 minūtes, kas man ir dotas. Saprotiet, 10 minūtēs nevar pastāstīt ne par panākumiem, ne īsti par kaut kādiem, nezinu, lielām problēmām vai kļūdām. Es varbūt pamēģināšu uzsvērt kaut kādas lietas, kas man šķiet ir svarīgi, ja tu esi starptautiskajā biznesā. Tiešām šeit, jāsaka tā, mēs esam diezgan dažādi, un no ēdieniem un dzērieniem jāsaka, es nesaprotu absolūti neko, un tā ir vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, ka tirgi ir ne tikai ārkārtīgi atšķirīgi no valsts uz valsti, bet arī pēc produktu nišas, ko tu pārdod vai ko tu ražo. Saftehnika ir profesionāls telekomunikācija iekārtu ražotājs. Tas ir tās iekārtas, ko mēs taisam, saucas radiolinki,
Ja jūs braucat pa šosei, jūs ik pa brīdim redzat mobīlo sakaru torņus, šajos mobīlo sakaru torņos jūs redzat tādas bļodas, ja, antenas. Ir visi redzējuši, droši vien, ka ievērojuši. Tās ir mikroviņa antenas. Šāda antena galā ir mūsu radio, un domāts, tas ir signāla noraidīšanai no viena torņa uz otru, un tālāk no torņiem uz telefonu centrāli. Ja. Tas ir pamattīkls, kādā veidā tas signāls no viena telefona nokļūst otrā telefona. Tas nozīmē, ka mūsu klienti ir profesionāli lietotāji. Cik mobīlu operatori ir Latvijā? Kur zina? Nu, cik? 3? Pamat 3. Nav taisnība. Kurš vēl vairāk? Pa daudz. Ja mēs mēģinām nosaukt, 3 ir zināmākie, ja, LMT, Tele2 bita, un 4. ir Triatels, ja, kas arī ir mobilais operators, viņš vairāk gan ir fiksētajos tīklos, bet kopumā 4. Ja. Tas nozīmē, ka cik mobili operatori Ķīnā? 520. 5 vai 2? 3. China Mobile, China Unicom un China Telecom, bet dzīve, protams, ir sarežģītāk, jo Ķīnā ir 27 šķiet, ja, vai 29 provinces, un, protams, katrā no viņām ir savu politiku, savu neatkarību. Tā kā it kā 3 uzņēmumi, bet stipri vairāk tās intereses, iepirkumu un tā tālāk. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kopumā, labi, pieskaitīsim vēl mazlietiņ klāt, nav teiksim, tur tikai mobīlie operatori, arī Telekoms Latvijā ir klients. Un droši vien, kad ir kādi 10 līdz 15 lielākie interneta sakaru nodrošinātāji. Ja? Bet jebkurā gadījumā tas skaitlis ir ļoti galīgs katrā valstī. Ja? Un droši vien pasaulē kopā mēs varam teikt, mūsu klienti varbūt ir 20-30 tūkstoši kompānijas potenciāli. Tas ir galīgs skaitlis, viņus var saskaitīt, viņus var atrast dažādos katalogos un ir dažādi ceļi, kā pie tām tikt klāt. Ja? Bet, protams, tam visam uzslāņojas dažāda veida vietējās kultūras likumdošanas. Mums varbūt nav tik briesmīgi kā alkohola aprit, bet, ticiet man, radiosakaru iekārtas arī ir ārkārtīgi reglamentēts tirgus. Pie kam, starp citu, runājot par Nigēriju, mums ir birojas jau 3 gadus Nigērijā. Negribat dalīsimies? Mums ir tur diezgan daudz brīvas vietas, prestižā vietā tur atrodas. Ja? varam aprunāties, bet faktiski par vienu kopīgo problēmu, ko man gribētos uzsvērt, un vēlreiz es tiešām aicinu apdomāt, ja jums ir kaut kādi jautājumi vai vēl kaut kas, da jebkādu, vienkārši izdomājiet, uzdodiet. Daudz ērtāks, teiksim, formāts ir dialogs nekā lekciju lasīšana. Ja? Jo man ir ļoti grūti uzminēt, kas ir tas, kas jūs interesē, un kas ir tas, kas vienkārši jums šķiet ārkārtīgi garlaicīgi. Mais ir ērti, īstenībā var snaudu ļoti, ļoti, ļoti efektīvi. Bet teiksim, grābeklis, uz kā mēs esam kāpuši vairāk kārt un kas ir bijis ārkārtīgi sāpīgs un kas kopumā man šķiet, kad ir ārkārtīgi tipiski lieta iesācēji, pat arī ne iesācēji uzņēmumam, ir tas, ka tu aizēji svešā tirgū, tev nāk pretī laipni vīri un sievas un saka, jā, draugs, mēs tūlītās tev atnesīsim laimi, paraksti tikai ekskluzīvo līgumu ar mums, jo tu saproti, mums ir jāiegulda nauda tirgus attīstībā, es būšu tavs ekskluzīvais pārstāvis. Un šeit sākās ziepes. Tādēļ, ka tev ir, pirmkārt, tu nesaproti ne to tirgu, ne to partneri, tu nesaproti likumdošanu, tu nesaproti maksājumus no tev, tos maksājumus, ko no tevis prasa, tie ir lieli vai mazi, un tu īstenībā nesaproti, kas ir tavs partners un ar ko viņš nodarbojas. Mums ir diezgan daudz tādu pamācošu stāstu. Pamācošākais bija Brazīlijā, jau gadus 8 atpakaļ mēs šādi šausmīgi laimīgi noslēdzām līgumu. Satikāmies izstādē, noslēdzām līgumu ar pietiekoši lielu īstenībā Brazīlijas kompāniju par ekskluzīvu pārstāvniecību tirgu. Pēc tam nākamos 1,5 gadus mēs tikām baroti ar solījumiem, ka nākamajā kvartālā viss būs lieliski un paskaidrojumiem, kādēļ iepriekšējā kvartālā pārdots nav nekas. Mēs klausījāmies stāstus ar lielu interesi, apmainījāmies e-pastiem, sarunājāmies un tā tālāk. Un tā arī tādā 1,5 gadā nekas nepārdevās. Un tad mēs kaut kā nelabu nojautu vadīti aizbraucām, neko nesakot savam lieliskajam ekskluzīvajam partnerim uz lielāko Brazīlijas telekomunikāciju izstādi. Un ieraudzījām, ka tur sēž lielā stendā mūsu partneris ar mūsu konkurentu iekārtām. Tad mums pagāja vēl pusgads, kamēr mēs to līgumu nolauzām.
Tāpēc, kad arī tas bija gan jēdzīgi sastādīts, tā, ka nemaz tā vienkārši to nevarēja pārtraukt. Kas bija? Ko viņi izdarīja? Īstenībā ģeniāls gājiens. Ja? Viņi ļoti efektīvi noturēja mūs 2 gadus ārpus tirgus. Ja? Super gājiens, īstenībā ir vērts pielietot. Ja? Bet labāk pašiem neiekrist. Ko no tā ir mācīties? Vairākas lietas. Pirmkārt, protams, kad partneri ir jāmeklē un partneriem ir jātic. Pirmais postulāts, ja tu vari, nekad neslēdz ekskluzīvu līgumu. Nekad. Ja? Otrais, ja tas tomēr nav iespējams, tad pirmkārt esi pats tanī tirgu. Esi tūmā, vienmēr mēģini dabūt to, ko sauc second opinion. Ja? Parunājies vēl ar kādu. Aizēj pats, aprunājies ar klientu. Ekskluzīvu līgumu noslēdz paprasot no sava partnera pretī konkrētus minimālos pārdošanas apjomus pa kvartāliem. Minimums. Ja? Nevis saka, kad viņš pārdos 10 ķeblīšus gadā, bet 1. kvartālā 3 ķeblīšus, 2. kvartālā 3 ķeblīšus un seko līdz pēc iespējas īsākam laika periodam. Ja? Jo vienmēr tu tapsi barots ar tekstu, mēs noteikti pārdosim tev 10 ķeblīšus, un tad, kad tu palūksi plānu, tad būs tā, ka 11 mēnešus nepārdos neko, un 12. mēnesī pārdos visu 10. Tas ir tā normāla padarīšana, tā dara viss. Ja? Jo tas stāsts ir tāds, ja tu kaut ko dod, un ekskluzivitāte ir kaut kāda lieta, kas īstenībā ir liela vērtība, ja? Tad tev ir jāprasa vienmēr kaut kas pretī. Un nedrīkst būt pārāk, pieklājīgs, bikls vai kautrīgs paprasot kaut ko pretī. Tas ir tirgus, tā ir tirgošanās. Un līgumam ir jābūt uzkonstruētam tā, ka jums ir tiesības pārtraukt, ja vēl labāk automātiski pārtrūks šī ekskluzivitāte, tad ir brīdī, ja pārdošanas kvota netiek izpildīta. Tas ir vienīgais veids un vienīgais, formāts, uz kādu puslīdz var slēgt jau kaut kādus ekskluzivitātes līgumus. Ja? Un vēl labāk par valstu ekskluzivitāti strādā klientu ekskluzivitāti. Tas, pie kā mēs esam nonākuši faktiski, kad jūs varat teikt, ka, piemēram, enerģētikas sektors ir tas, kas tiek ekskluzīvi nodots partneru apsaimniekošanā, vai valsts sektors, vai tikai mobilie operatori. Ja? Līdz pat tam, kad var mēģināt nosaukt klientus. Ja? Protams, dažādās valstīs ir jābūt uzmanīgiem, jāskatās, ko saka vietējā konkurences likumdošana. Dara to visi. Ja? Dara to, tas notiek arī Eiropas Savienībā tur ar visstriktākajiem tur likumdošanas nosacījumiem. Jautājums ir prātīgi un uzmanīgi vajag sastādīt to līgumu. Ja? Ir iespējams izdarīt tā, ka gan tavs partneris ir pietiekoši aizsargāts, gan arī nav pārkāpts likums. Bet tas ir ļoti svarīgi. Tikko tiek doti ilgtermiņi, sevišķi tur tādi, es uzsverot vārdu ilgtermiņi, ekskluzīvie līgumi, tas visticamāk, ka jūs iebrauksiet tintē. Un ja jums izdosies ļoti veiksmīga sadarbība šādā veidā, tad drīzāk uzskatiet to kā ārkārtīgi laimīgu izņēmumu no likumsakarības. Tā ir tāda, jo vienkārši to es jūtu, ka visdažādākajos biznesos tikko tu nonāc kaut kādā svešā vietā, es izstādē pirmā lieta, kas atnāk pie tevis potenciālais partneris, saku, jā, super produkts, parakstīsim ekskluzīvo līgumu. Ja? Esiet ļoti uzmanīgi. Es domāju, ka ar to es esmu savus 10 minūtes izsmēlis, bet tiešām, ja jums ir, es aicinu, ja jums ir kaut kādas tur konkrētas problēmas, intereses vai kā, nekautrējieties uzdot jautājumu. Es domāju, ka mēs 4. gan jau atradīsim vismaz, es nezinu, vai jēdzīgu un tieši jums noderīgu, bet vismaz kaut kādu padomu mūsuprāt, kas varētu noderēt. Paldies! Paldies Normundam, tad mums ir palicis vēl Andris Vanaks, Sakret holding padomas priekšsēdētājs un cījā Sakret direktors. Pareizi pateikt? Pareizi pateikt, jā. Man ir daži vārdi par Sakretu arī, ko pateikt. Tad Sakret tika dibināts 2004. gadā un 100% pieder Latvijas uzņēmējiem. 2004. gadā sākās ražotnes
būve, investējot vairāk kā 4 miljonus eiro. 2005. gadā Sakra dibināja filiāli Igaunijā, un jau 7. gadā tur tika atvērta rūpnīca ar jaudu 150 000 tonnas gadā. Tolaik šī bija visnozīmīgākā Latvijas uzņēmuma kapitāla investīcija Igaunijā. Uzstādot mērķi aptvert visu Baltijas tirgu, 2006. gadā Sakra atvēra pārstāvniecību arī Lietuvā, un jau nākamajā gadā uzsāka ražotnes celtniecību. Lietuvas rūpnīca ar jaudu 250 000 tonnas gadā bija otra lielākā Latvijas investīcija ārzemēs. Neskatoties uz kopējo lejupslīdi nozarē un pieprasījuma samazināšanos krīzes laikā, Sakrata apgrozījums kritās salīdzinoši nedaudz, mazāk par 20%, kaut nozarē kopumā tas bija 60 līdz 80%. Turklāt uzņēmums turpināja piedalīties konkursos un apmācīt studentus. Šobrīd Sijā Sakrata ir licence produktu ražošanai Latvijā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Somijā, Kaļiņingradas reģionā, Sanktpēterburgā, Volgas reģionā un ar iespēju paplašināties arī Zviedrijā. Pareizi. Nē. Tas bija no atsūtītās. Tas bija nepareizi. Jā, prieks jūs visu redzēt, un arī man gudras padomas dzirdēt arī super vienkārši pavēlti. Forši. Īstenībā ir tā, es ļoti ātri teikšu, kā mēs to visu sākām. Mēs sākām no nulles, no vienkārši idejas, ka Latvijā tas nekas nebija, un Latvijā līdz tam viss tas, kas ir sausie celtniecības maisījumi un gatavie spainīšos un skanniņās un maisos, viss tika importēts līdz 2004. gadam, kad mēs atvērām pirmo ražotni. Kad mēs viņu apsērāmies 3 cilvēki pie galda, pie viens A4 papīra laps, bet īstenībā tad Excel tabula, kur joprojām ir. Tā slavena Excel tabula ceļo no kompjūtera uz kompjūteru. Mēs izštukojām, kā mēs sauksim. Biznesa ir skaidrs, kas mums ir jādara, viss ir kā mēs sauksim firmu. Sauksim viņu, pieņemsim Rīga Miks, vai Vanaks Miks, vai varbūt kaut kā savādāk Jānis Miks. Tad mēs sapratām, ka nekur tālāk pa Latviju mēs arī netiksim. Jo, lai tu varētu kaut ko Rīga Miks pārdot Lietuvā, Igaunijā, pirmkārt, ko tie latvieši var saražot, tad būtu viens, vai ko tie lēši var saražot, kā es domātu. Es domāju tā, kā es to kā patērētājs. Otra lieta, lai tiktu tālāk naudīgajā tirgu Skandināvijā, kur mūsu produkcijai cena, protams, ir augstāka, tāpēc, ka viņi vairāk maksā, cena vidējais līmenis ir augstāks. Arī tur vajag kaut ko, kas nedara ne Rīga Miks, ne Vanaks Miks, ne Jānis Miks. Tur vajag kaut ko citu. Un tad mēs pasēdējām un paštukojām un bišķī pasērfojām un atradām, tad laikā mazāk internetā, bet caur kontaktiem dažādiem, mēs atradām, ka ir tāda franšīze, kas ir Sakrata, kas ir pasaulē lielākais šī veida ražotājs, kuram pieder 70% Amerikas tirgus un Eiropā viens no top 3, tur mainās savā starpā. Un tad mēs sapratām, ka mums vajadzīgs šis brands. Mums vajadzīgs brands, lai, ja Latvijā tā nav problēma, Latvijā mēs varējām iztikt ar Rīga Miks un būtu viss kārtībā, vai Rumbula Miks, ka mums ir rūpnīca, un būtu iegriezt to brandu un visi čikaniekā, bet tikko, kā mēs gribam skatīties kaut kur ārpusē, jā, no rītā porliem laikam. Kad mēs gribam tik kaut kur uz ārpusi, tad mums ir vajadzīgs nosaukums, kurš pārdod pats sevi. Un mēs nopirkām šo licenci un nopirkām viņu uzreiz uz Baltijas valstīm, uz Skandināviju. Un un pēc tam jau riņķī nedaudz, lai mūs liek mierā, lai kaut kāds Pēterburgā vai Baltkrievijā vai Ukrainā neizdomā kaut ko līdzīgu uzcelt, un tad vest uz šeit, un mēs esam šeit atstrādājuši to brendu. Līdz ar to jums arī jādomā ir strateģiski laiku uz priekšu, kāds 5 gadus uz priekšu, ko jūs darīsiet, lai jūs būtu pasargāti no savas attīstības vai no savu brendu iegriešanas. Lūk, tad mēs sākumā izdomājam, ka tas ir Sakrata brands vajadzīgs, lai ejot Skandināvijā, es eju ar savu vizītkarti, kas izskatās tāda pati vizītkarti kā maniem kolēģiem, kas ražo to pašu brendu Vācijā. Viņi ir vairāk īpašnieku Vācijas sadalīti arī tādos zemes gabaliņos un vai tālāk Eiropā vai Amerikā, ka es eju iekšā uz Skandināviju un tiekos ar viņiem, un dodu savu vizītkarti, viņiem tāda pati, un viņi izlasa, ka tur rakstīts Andris Vanaks, un es esmu tur padomas priekšsēdētājs, kas es esmu. Viņi domā, ka viņi nezina, vai esmu latvietis, vai es esmu vācietis, vai kas es esmu. Man ir starptautisks brands, viņi var iegooglēt to brandu, viņš izlasa tur ārā, tur Amerikā, un tur vēl neskur, un tas ir, un baigi forši. Un viņi domā, es esmu atbildīgais par Baltijas zemēm, kāpēc Baltijā tiek ražots, tāpēc, ka tas ir tuvāk Skandināvijai, un viss tas teksts. Tas ir punkts 1. Tad es ieteiktu, ejot uz eksportu vai domājot par eksportu, domājot par savu uzņēmumu vai preces nosaukumu, lai viņš ir viegli lasāms visādās valodās, un lai viņš ir asociējies ar kaut ko patīkamu, pie tā jāšancē. Punkts 2. Ir ejot iekšā eksportā, mūsu gadījumā mēs
piemēram, mēs ražojam tikai Latvijā, un te mēs, kā pareizi Rita minēja, mēs atvēram, pieņemsim, biroju Tallinā. Jāņem ir tā brīža labākais, pieejamākais nozares profesionāls, industrijas profesionāls. Nav variantu. Ja jūs ņemsiet kā pirmo cilvēku, un bez tam viņu mēģināsiet audzināt, jūs pazaudēsiet laiku, un rezultāts ir nezināms. Jums ir jāņem cilvēku, kuram ir telefonā visi vajadzīgie kontakti, kuru seju un kuru atpazīst, un kurš ir zināms tanī tirgu, un kurš zināms pie klientiem, un viņš ir jāpērk. Viņš ir jāpērk, tā ir investīcija. Tāpat, kā investē ražotnē, kā investē attīstībā, tā jāinvestē cilvēkā, ir ceļš numur 1. Sākat ar vietējo cilvēku, vai tas ir igauns, vai leitis, vai soms, vai zviedrs, ņemat labāko, ko jūs varat dabūt, kuru visi zina, un kurā telefonā ir visi informācija. Jo kāpēc ir jāņem labākais? Tāpēc, ka jums šaka tā viņš būs jāaudzina, bet jūsu ģīmju un līdzības. Un viņš jādabūna tāds, lai viņš strādā uz jums. Tad viņam ir dažas lietas, kas būs galvā jāsalauž viņam, un tas tāpat paņems uz laiku. Numur 3 ir pieņemiet ātras lēmumus, kad ir jāpieņem lēmumu. Negaidiet neko. Nekas nenotiksies pats no sevis. Mūsu gadījumā arī mēs tie paši 3, kas mēs sākām, mēs joprojām esam turpatās, paldies Dievam, neesam sakašķējušies, un visādi gājis, grūti gājis, ceļš krīzes laikā, ka bija viss jāsavāc un jānenomirst, bet bija jādzīvot tālāk. Jums ir mudīgi jābūt tik labās attiecībās, lai jūs varat momentā visus lēmumus pieņemt kaut caur vienu telefonu spiedienu, un tas ir jābūt ātri. Un mani lielākie konkurenti, mēs esam lielākais ražotājs katrā no Baltijas valstīm savā industrijā, bet visi mani konkurenti tās ir pārsvarā ārzemju kompānijas, globālas kompānijas, kuru es pieņemu, mans marketinga budžets, pieņemsim, Baltijā, ir tik liels, cik viņi nopērk pildspaules ofisam, priekš visas pasaules. Pieņem tā, un viņiem jākonkurē. Tad nākamā lieta, priekš eksporta, nevienam jūs neesat vajadzīgi. Priekš kam? Man tas visur nāc. Nevienam jūs tur neesat vajadzīgi. Jūs domājat, jūs baigi labi? Nē, mums pietiek pašiem tādi. Un tāpēc jums ir svarīgi, ka jūs ejiet iekšā mērķa tirgu, paskatāties, es stāstu par sevi, kā es darīju, uz jūsu sunēt, bet man tā vieglāk. Paskatāties tanī brīdī jūsu konkurentu plusus un mīnusus. Neko vairāk. Sarakstiet, kur ir reāli jūsu konkurenti, viņu plusi un mīnusi. Un sarakstiet savus. Reāli savus plusus un mīnusus, kā jūs redzat. Un tad jums jāpanāk, lai viņa mīnusi kļūst par jūsu plusiem. ABC. Bet tas ir cik daudz, cik bieži mēs to aizmirstam. Bet tas ir ļoti svarīgi. Kas vēl ir? Tā trešā lieta, tā 10 minūtes un uz biedē. Divas. Neveiksmes. Neveiksmes varētu būt tādas, kad man pašam bija tāda, ka es iedomājos, ja man vajadzēja ātri, man te viss sanāca ātri, un es darīju pareizi, tā man sanāca, un man bija tirgus daļas, un Igaunijā sanāca, un pēc tam Lietuvā, un tagad es gribu to pašu vēl diktāk Igaunijā, jo Lietuvā reiz tas sanāca, tā nav, vai Skandināvijā, es aplauzos. Īstenībā tas cilvēks ir jāmasē, kas ir jūsu padodēs un galvenais tanī vai citā valstī, tā skaitā arī Somijā, un Zviedrijā, bet jums ir svarīgi saprast par to masēšanu. Jums ir svarīgi saprast, ka viņam ir taisnība. Diemžēl viņam ir taisnība, jo viņš tur ir uzaudzis, viņš tur ir nopelnījis, viņš tur pelna naudu, viņš saprot tos cilvēks, un tu spēj tikai viņam kaut kādus 30% salauzt smadzenes, vairāk ne, un nevajag vairāk. Ja tu salauzīs vairāk, pēc tam viņš teiks, tu taču man liki. Un vēl viena lieta šausmīgi, ko es esmu iemācījies, un ko es daru vienmēr, ja mēs esam visi strādājam sakritā, mums ir jāpieņem kaut kāds svarīgs lēmums, strateģisks, vai 5, vienalga cik lēmumi, mums visiem ir jāpiekrīt. Un ja jūs pamājat ar galvu, jā, Andri, tev taisnīgi, jā, mēs tā darīsim, jā, un jūs sarakstiet visus tos, es sarakstīšu tev stāvos visus priekšlikumus, lai mēs iekarotu, es nezinu, Islandes tirgu, un mēs visi pamājam, jā, mēs tā darīsim, tad atbildība ir, tas arī ir ābec, atbildība arī uz viņiem ir, un noķeriet, jūs esat viņus noķēruši, savus tos pārstāvis tur eksporta tirgos, ja viņi pamāja ar galvu, jā, mēs tā darīsim, tad viņi ir līdzatbildīgi, un tas ir forši. 2 minūtes pagāja.
Jā, man kļūda bija, ka es centos, ka darīsim šitā un visu, un man ir taisnība, bet ka es zinu, ka man tas sanāca Lietuvā, vai man tas sanāca Somijā, un mēs tā darīsim. Nē. Es aplauzos, es zaudēju laiku, naudu. Piemēram, es liku iekšā arī marketingā to naudu, kas man likās pareizi, ko es darīju Latvijā, bet kas pilnīgi nestrādā Igaunijā, piemēram. Diemžēl. Bet tagad esmu gudrāks. Tas bija 10 gadus apakaļ. Es ļoti ātri centos un kaotiski. Paldies. Mēs speciāli neļāvāmies izmantot slaidus, lai mēs visi mācītos runāt bez slaidiem, jo tad tās 10 minūtes ir vieglāk kontrolēt. Ir 5 slaidi un 2 minūtes. Es par saviem, jo es pats arī starp citu to mācos. Tas nemaz nav tik vienkārši. Lūdzu, autori, viss ir jūsu rokās. 4 eksperti, jūsu jautājumiem ir pietiekoši daudz laika. Ceļt rokas, stāties priekšā, vienkārši runāt. Es sāku pirmais, esmu Ilza Garanča no Capas saldumiem, vaicāšu Ievai. Mēs esam drusciņi mazāki kā Laima, varbūt vēl drusciņi mazāki kā Laima. Un mēs, piemēram, es nezinu, vai šogad vai kad nepiedalāmies izstādēs, vai ir iespēja tad kaut kādā veidā ar to, ka mēs esam mazi, strādājot te no Latvijas ar mūsu, komunikācijas iespējām dabūt šos eksporta partnerus, ja arī tad izstāde ir noteikums numur 1. Kāds gudrs cilvēks teica, ka izmēram nav nozīmes. Šajā gadījumā es piekritīšu, jo nav tā, ka izstāde tas ir tā vieta, kur viss notiek. Godīgi sakot, izstāde ir tā vieta, un te piesaukšu konkrētus piemērus. Mums tātad industrijā ir lielā Vācijas izstāde ASM, ko mēs saucam. Es to saucu par izstādi, kā mēs tautā sakam, kad rāda pirkstu šitādi. Kad tur katrs atbrauc un parāda, cik liels tas attālums ir starp pirkstiem. Tur nekas cits nenotiek. Ja tu neaizbrauks uz turieni tādam ražotājam kā Laimai, piemēram, tas nozīmē, ka uzreiz tajā pašā gadā sāksies kaut kādas sarunas, ka redz, ka Laimai iet slikti, Laimai tur gals klāt un tā tālāk. To jau pat mēs ātri varam izdarīt, un kur tad vēl ārpasauli. Ir ļoti daudz dažādu citu pasākumu, kur investīcija ir mazāka un kur var uzreiz tikties ar tiem cilvēkiem, kas pieņem lēmumu. Un es piekritīšu kolēģim, kas saka ātri pieņemt lēmumu, kad pienāk tas piedāvājums, vienkārši jābūt apritē un jāskatās, kur ir tie pasākumi. Ir dažādi veidi. Tieši par industriju es varu pēc tam izstāstīt, ja tas nav nekāds noslēpums, bet nevajag sakoncentrēties uz tām izstādēm. Un otrs, kā te visi saka turp šurp apakaļ, tad man tomēr lielos vilcienos liekas, ka valstī beigās kaut ko jau labu arī dara. Nav tā, ka viss ir tikai melns. Un ka taisa tos Latvijas nacionālos stendus, tad arī tajos var piedalīties. Un tur tā naudiņa ir mazāk. Es arī dzīvoju ar pārliecību, man vēl nav izdevies, es pie tā rūpīgi strādāju, ka neskatoties to, ka mēs it kā esam konkurenti, bet jūs esat, kā tu saki, mazliet mazāki par mums. Mums ir arī varbūt citi, kas arī nodarbojās ar saldumiem, šokolādu. Mēs varētu apvienot savus spēkus un piedalīties jau kopā, ja? Jo, būsim godīgi. To, ko mēs varam izdarīt, jūs nevarat, un otrādāk to, ko jūs varat izdarīt. Jūs uz katras konfektītes var uzrakstīt Andra vārdu, Valter vārdu, ja? Mēs nevaram. Ja mēs uzrakstīsim, tad jūs varēsiet. Vai kādam no šeit klāstošiem uzņēmumiem ir praksa, kad jūs esat kopā ar kādu Latvijas uzņēmumu gājuši kādā tirgo iekšā? Jā, mēs kopā ar Cemeksu. Cemeks ir broči, kas ražo cementu. Tas ir mūsu strateģiskais partneris, lielākais piegādātājs, lielākās izēvielas mums ir. Un ir jāskatās kopā. Mūsu gadījums bija sekojoši, ka jā, mums ir rūpnīca, mums ir Igaunijas vidū, Paidē, mums līdz katrai pilsētai 100 km, tas ir loģistika. Mēs bez loģistikas nekādīgi nevaram. Un tāpēc ir Rīgā, un tāpēc ir Ķedaiņos Lietuvā. Un broči veda cementu maisos no Brocāniem 500 km, cik tur sanāk līdz Tallinai, un tā ir pilna fūre, tas ir 24 tonnas iekšā, un tā fūre kaut kur jāizliek ārā, kaut kādā, vienā X vai Y tirniecības vietā. Tas ir sarežģīti, tas ir daudz, tas ir smagi, saņem daudz vietas un tā.
Un tad mēs skatījāmies, tas ir sevišķi bija krīzes laikā, mums reāli palika pāri jaudas, ko darīt. Un mēs ar Cemeks sākām par to runāt, un mēs sakām, mēs sākumā paši pastījāmies, vai mēs varam sapakot cementu maisos? Varam. Mūsu izēvielu izlaist cauri visām iekārtām, un lejā viņš sapakojās maisā. Varam. Super, cik tas mums maksā? Tik un tik. Ok, sarakstījām visu. Un mēs sākām runāt ar Cemeksu, ar mūsu partneriem, kas ir strateģiskais piegādātājs. Mēs sakām, tu zini, mēs to varam to izdarīt. Mēs ļoti atklāti. Nu, viņi nav konkurenti, viņi piegādā. Tas maksā tik un tik, elektrība mums maksā šitik, darbs mums maksā šitik, amortizācija, viss. Mēs varam tik daudz to sapakot, un mēs varam izvadāt. Kopā ar mūsu produkciju. Mums, cik tas ir svarīgi, jo mums iet ārā pilna fūri uz vienu vietu, jo tikko kā ir 2 vietas, kaut vai tai pašā Tallinā, tu maksā. Viņam ir labi, jo viņam arī iet it kā pilna fūra, bet īstenībā tā nav pilna fūra, tā ir pusfūra vai kādu sadalās. Kopā ar sakat, iet tam pašam klientam. Turpat. Uz vienu točku. Trešā lieta ir tāda, ka klientam ir labi, jo viņam ir viens piegādātājs, 2 ļoti svarīgas preces, tad ir končus un milti jūsu valodā, jeb cements un visi tie maisījumi, kas ir tā kā pankūku milti, savādāk receptūra. Un tas arī ir forši, viņam ir viens bonus līgums, viņam viens piegādātājs, viss ir kārtībā, un tādā brīdī mēs sanācām kopā ar Cemeksu, kas ir globāls, pasaulē lielākais ražotājs, un mēs sācām kopā, un tādējādi mēs iekarojām tur lielu procentu Igaunijas tirgus tādā veidā, jo to nevar izdarīt neviens cits. Mēs bijām paši sev pieņēmām momentālu lēmumu, Cemeks pieņēma momentālu lēmumu, mēs ļoti atklāti parādījām, uztaisījām, viņi tiek, mūsu grāmatvedībā, lai redz, kur mums aiziet cements, cik daudz mums aiziet karam klientam, pa kādu cenu aiziet, mēs par to visu vienojāmies, un mēs to visu nošām, un šansēm vēl joprojām, kopš 5 gadus, kopš 2009. gadu. Dodiet Vanagam 30 sekundes atbildē. Viņš runā taisnību, bet jautājums bija pa končām. Man bija īsais komentārs par to, bet īstenībā ļoti nelatvisks pasākums, ja, ka, teiksim, 2 konkurenti kaut vai mazliet no dažādām nišām, bet spēja vienoties, un to es, kad celtniecībā jūs strādājat, vai ne, tā ir taisnība. Mēs esam arī tādā ziņā, teiksim, diezgan, mums ir izdevies šis un tas, teiksim, neordinārs, mēs ar mikrotīklu sadarbojamies, un alternatīvs pasākums izstādēm ir tas, ko mēs saucam par roadshow. Tas ir jūs aizbraucat ar savu mini izstādīti, noīrējat viesnīcā vai kaut kur citur zālīti, saaicinat, protams, pirms tam klientus un topošos klientus, vienkārši uztaisat vienas dienas semināru pa saviem produktiem. Ja? Un svarīgi ir uztaisīt to pietiekoši interesantu, un, protams, ka šī gadījumā, ja jūs varat kooperēties ar savas, teiksim, industrijas papildinošiem uzņēmumiem, tas pirmkārt padara tiem klientiem to dzīvi interesanti, tā nav monokultūra, ko jūs piedāvājat, ja, teiksim, jūs piedāvājat, šņabi ar siļķiem, piemēram, kopā, ja, kurš ta plik šņabi dzers, teiksim, uz tādu pasākumu. Bet tas darbojas, un kopumā tā ir maza daļiņa tikai no lielas izstādes budžeta. Un, ja jums veiksmīgi to izdodas sapakot, jums ir, teiksim, nedalīta to klientu uzmanība tajā laikā, ko jūs saorganizējat. Ja. Teiksim, brīnišķīgi mums kaut kāds pagājušās vasaras labākais pasākums bija ar partneri, kuram saimnieks ir, teiksim, privāti pilots, un tad mēs uztaisījām to roadshow mazajā lidlaukā, un katru klientu tur izvizināja vēl ar mazo lidmašīnu, piekrišana bija vienkārši fantastiski. Ja. Un principā mēs pārdevām rādio. Nemaksāja tas praktiski neko. Ja. Tādā veidā papildus. Bet tas ir tas jautājums, esiet kreatīvi. Vēl lieliski strādā aizbraukt uz izstādi ar savu produkciju maisiņā un nostaigāt pa stendiem. Tas tā kā tur, českiņi nadarā. Protams, ka jāsaprot atkal uz kādu izstādi, ar kādu ziņu, ar ko jūs runājat, bet šādas veids, ja jūs esat mazā budžetā, jums ir jādomā ar partizāņu metodēm, jo vienmēr Coca-Cola vai tur, es nezinu, Jacobs vai Krafts vai vēl kaut kas, būs pa kārtām lielāks, ja, un tā tas būs vienmēr. Ja. Bet no tā nevajag baidīties, tas ir, tas tā ir, ja. Ja jūs vienā kastē saliekat 3 ziloņus,
cik tur daudz vēl pelēm vietas. Un tad, kad tur piebāž vēl tās peles klāt vai kaste ir pilna, tur vēl smiltis var sabērt. Un tad, kad sabēr smiltis vai kaste ir pilna, ūdeni vēl var saliet iekšā. Ja? Tas ir jautājums par tām nišām, daudzumiem, izmēriem un protams, kad mēs esam tur tās ūdens smiltis peles un mums ir jāsaprot. Nekad nevajag mēģināt skriet ar pieru pret kaut ko daudzkārt lielāku, bet var aizskriet garām un to vajag izmantot. Tas ir liels spēks. Paldies Normundam. No zāles jautājumu. Mazliet vēl piebildīšu pie Normunda teiktā. Tātad viena lieta ir par tām nišām, pilnīgi pareizi. Otkārt par to, ka kreatīvi pieiet. Mēs arī esam ar tiem pulkstenīšiem spirciku vodka sigareti staigājuši apkārt pa izstādēm un esam atraduši labs klients. Vēl viena lieta... Sveiciens valsts ieņem dienestam. Jā, man bija arī konfekts, jo mēs ar Laimu esam kopā pa izstādēm daudz dzīvojušies. Bet ir vēl viena tāda mācība pa izstādēm. Skaits nav galvenais. Šī gadījumā labāk mazāks skaits un stipri fokusēta, precīza izvēle, kur mēs gribam izšaut. Tā atmaksājās īsākā termiņā. Piemēram, pagājušajā gadā mēs samazinājām mūsu izstāžu skaitu 2 kārtu. Izvēlēdamies atsevišķus mūsu prioritārajos reģionos specifiskas izstādes. Mēs aizgājām mazliet no tā Latvijas stenda, pametām Laimu vientuļu un iegājām tajos stendos, kur specializējās uz alkoholu, tātad, lai būtu tur, kur ir jābūt ar mūsu produkciju. Un rezultātā šīs izstādes mums atmaksājās nebijušos tempos, jo tipiski šī starptautiskajā biznesā, kur mēs strādājam, tas tāds grūts dzemdību periods, kamēr tas darījums dzims vismaz 9 mēnešiem jāpaiet, bet dažreiz arī iekavējās tas bērns ilgāk. Un šoreiz mēs 6 mēnešu laikā savas investīcijas dabujām atpakaļ ļoti veiksmīgi. Vēl jautājumi? Jā, lūdzu. Mani sauc Nils Trapāns, pārstāvu Heliko kompāniju, kas nodarbojas ar tehnoloģiju biznesu. Un tas jautājums principā ir par ražošanu. Es domāju, ka daudziem maziem un sākotnējiem Latvijas uzņēmējiem, maziem uzņēmējiem tāda problēma pastāv, kad, ja uzņēmums nonāk lielā tirgū, tad tās pārdošanas jaudas ir N reizes, kas ir tur varbūt 1000 vai 10 000 reizes pārsniedzas par kaut kādas iespējamās ražošanas jaudas. Mums ir ļoti līdzīgs cases pašlaik. Mēs esam izdomājuši vienu verķi, par kuru ir ieinteresējies GoPro, un ja mēs sākotnēji domājam, ka mēs kaut kādas 1000 vienības ražosim un mēģināsim viņus pārdot pasaulē, tad pašlaik, tas plāns GoPro uz to pirmo gadu, viņiem ir kaut kāds 500 000 tādas vienības, kuras mēs faktiski nevaram Latvijā nekādā veidā saražot, jo mēs esam vērsušies pie vairākiem vietējiem ražotājiem, un neviens nav gatavs par runāt kaut ko tam līdzīgi. Tajā pašā laikā mēs arī negribam atdot kaut kādai Ķīnai, to know-how un vispār, gribam attīstīt Latvijas, valstī kaut kādas tādas lietas un ražošanu un atstāt arī, pievienotu vērtību šeit un tā tālāk, ja. Tas jautājums ir, kā jūsuprāt rīkoties vispār šādos gadījumos, kad tu aizies kaut kādu jaunu tirgu, kas, protams, ir daudz lielāks nekā Latvijā, un tajā brīdī, kad tu saproti, ka tas, ko no tevs prasa, ir vienkārši N reizes lielāks nekā tu esi gatavs dot, ko tālāk. Man ir līdzīgs 30 sekundes. Es skatīju. Pirmā lieta, nesoli, ko tu nevari izpildīt. Tas man bija Skandināvijā. Ar Skandināviem, piemēram, es nezinu, par kur tirgi ir runa, nav svarīgi. Par Skandināvijā ir tā, tu soli, kad tu biznesa sarunas notiek, viņi ļoti sapratīs, labi, ja tu pateiksi, tu to nevar izdarīt. Viņi teiks, ok, tā ir punkts 1. Punkts 2, man bija līdzīga situācija, kad es Latvijā attaisīju mēs cēlām augšā, projektējām rūpnīcu. Latvijā tajā laikā bija kopējais tirgus 60 000 tonnas, mēs uzcēlām 90 000 tonnas rūpnīcu, visi skatījās slimi, bet mēs sapratām, ka, ja tas aizies, tad vienkārši Latvijā notiksies tā, nevis reeksports, bet kā to sauc, iekšējā. Kā tu sauc, kad tu ražo uz vietas un aizstāja importu? Import aizstājais. Jā, kaut kas tāds. Bet galvenais, ja nevari, tad augstāk par nepārliekas, tas arī skaidrs. Ja nav naudas, ko investēt ražošanā, piemēram. Nauda pats būtu, tur ir tā problēma. Mēs vienkārši bijām pie pāris, Latvijas lielākiem elektronikas un tādiem ražotājiem, un viņi vienkārši pasaka, ka pat tā pirmā partija, ko mums prasa, viņi ir, 5 gadu budžets vispār. Tur nav pat par to runa, ja. Un pat par naudu arī nav problēma, jo šeit ir pircējs un te jauna tehnoloģija un investori dabūt tādai projektam arī nav problēma.
Problēma par to, ka vienkārši nav vispār Latvijā cilvēku kompetentu, kas vispār saprast no tāda līmeņa, teiksim, ražošanas kaut ko vispār. Bet es domāju, ka uzstādījums ir saknē nepareizs. Tev nav jādomā Latvijas, ne Latvijas kategorijās. Tev ir vienkārši jāņem kartē, jāvelk cirkulis ar arvien lielāku atvērumu un jāskatās, vai tajā cirkuļa iekšēnē atrodas uzņēmums, kurš atbilst tavai specifikācijai. Tur elektronikas kontraktu ražotāji ir ļoti viegli atrodami pa pasauli. Kaut kas jau vēl Eiropā ir palicis, viņi nav daudz. Bet nav jau citas izējas. Un ja tu netiec šeit saprātīgā, ar saprātīgu piegādātāju, tad brauc uz to Ķīnu, brauc uz Taivānu, brauc uz Indonēziju, brauc uz Malaiziju. Ja negribas, tad sēd aizkrāsnē, ko var darīt? Jā, audzē tas jau brīva valsts. Bet saprot, nevajag nodarboties ar vēlmju domāšanu. Tā ir tā svarīgā lieta. Ir vienkārši jāspēj augstasinīgi novērtēt tās savas izredzes un zināšanas apkārt. Ja? Viens no veidiem, protams, kādā veidā tur to zināšanu nodošanas vai, teiksim, rūpnieciskās spiegošanas problēmu var atrisināt, ir izvietot pasūtījumu 4 rūpnīcās, no kurām 3 ražo, teiksim, tur kaut kādas sastāvdaļas un liek kopā 4. Kas, protams, uzliek daudz smagākus prasības visai kopējai loģistikai un parādas jautājums, kurš tad beigās atbildēs par kvalitāti, bet izdarāms tas ir. Es tiešām nezinu to tavu konkrēto problēmu, atnāc parunāsim, ja, bet ir, protams, saprātīgs, var teikt, jā, es esmu patriots un es gribu ražot Latvijā, bet ja šīs te zināšanas un jaudas nav, tad nav un nebūs. Jo ātrāk to sapratīs, jo ir labāk. Nav nekas slikts, ka ķīnietis ražo. Ķīnietis nav slikts kā tāds. Viņš ir ļoti okay. Galvenais nozīmes papildus jautājums varbūt par šo pašu ir, vai jums ir bijusi pieredze, pieņemsim, kaut kādus ārzemju, ārvalstu ražošanas, kāds būtu ražošanas procesa organizators piesaistīt, kam būtu šāda liela pieredze, vai vispār tādu cilvēku Latvijā var dabūt iekšā, kaut kā attiecīgi motivēt, noalgot, lai viņš būtu gatavs šeit braukt un strādāt un, teiksim, kaut kāds tāds lietas darīt. Mana pieredze ir tāda, mēs arī, kad cēlām rūpnīcu, mēs noalgojām projektētāju no Vācijas, visu projektēšanas kantori. Mēs paši uzraudzījām katoliku kopā, bet noalgojām kantori, un kurš no vācietis dzīvoja šeit, Latvijā, pēc tam Igaunijā, pēc tam Lietuvā, pēc tam vēlreiz Latvijā, un tās rūpnīcas mums lika kopā. Un mēs mācījāmies tās īsti, mēs sakojām līdzi, tā nav problēma. Viņš brauks šeit un strādāts. Un vēl viena lieta, kas mums ir jādomā, domāju, Narmons man piekritīs un kolēģi, ka mums jau ir jāaizmirst, ka mēs esam Latvija, mums nav robežu. Reāli nav robežu vairs. Un arī uz Krieviju mums nav robežu. Maucam. Nē, tur ir specifika. Katrā tirgu mēs nerunājam par specifiku. Ko darīt? Bet, ja mēs skatāmies uz rietumu pusi, mums reāli nav robežu. Un mēs paši saskaramies, ka, piemēram, mums ir pat tirgu ir Igaunijai viens cenas, Latvijā cits, Lietuvā cits. Nevienmēr atkarībā no produktu grupām, protams. Pirms mēs esam izglābti, varbūt Ievai ir ko teikt vēl. Es pilnīgi piekrītu. Man šķiet, ka vajag būt patriotam, bet tādam saprātīgam patriotam. Un ja ir kāds cilvēks, kas var to izdarīt kaut kur, galvenais jau ir nostabilizēt to savu, nodrošināt to savu know-how, ka tu nepārdod to ideju. Protams, tas ir atkal cits biznes, kad sēd tikai un idejas pārdod. Jo ir sistēma, kā to var izdarīt. Tas nav nekas sarežģīts. Man varbūt nav atrisinājumi, es ar to šokolādu nodarbojos, nevis ar verķiem. Un nav tāda atrisinājuma. Es daru pretējā virzienā, ka cits Eiropā vairs nevar saražot, tad es priekš viņa ražoju. Un to mēs saucam par private label. Un šī pieredze ir, es domāju, kā šajā virzienā, tā arī to var atrast pretējā virzienā. Un kas ir saistīts ar cilvēkiem, kuri būvē gan rūpnīcas, gan tehnoloģijas, gan, mūsu gadījumā arī šokolādes muzejs ir zīmējis cilvēks, kas nav absolūti šeit pat vietējais. Tagad jau ir tapis par vietējo. Tā kā to visu var atstrādāt, un tā nav nekāda problēma. Mums tiešām pasaulē tiem cilvēkiem, kas kaut ko grib darīt, un tādu, paldies Dievam, ir daudz, nav šo te robežu. Tāpēc tikai jāsameklē. Tas ir tas mans pirmais teikums, ko es teicu par to mājas darbu. Man komentārs būtu līdzīgs Normanda komentāram. Tu teici, ka var saražot 1000, no tevis prasa 500 000.
Tā ir milzīga starpība. Tas nozīmē, ka, ja tu ar katru šo produkcijas vienību tomēr pelni un būtu gatavs strādāt arī 1000 ražot un nopelnīt, tad pie 500 000, ja, protams, tas bizness vispār ir kaut kā vērts, vajadzētu arī pietiekuši daudz nopelnīt, lai varētu nepieciešamās kompetences nopirkt ārpusē. Pretējā gadījumā tur vienkārši biznesa case nav. Nezinu, protams, detaļas, bet sajūta līmenī. Un vēl vienu mazu komentāru, ja tu neesi saražojis neko un tev prasa 10 miljonus, visticamāk, ka tavs partneris blefo. Saka, pasūti nopērc no manis 1000, pārdos, paskatīsimies tālāk. Tā arī ir tāda, vismaz manā praksē ir bijusi tāda slidena lieta, ja no tevis prasa kaut kādu nereālu apjomu, nokalibrējies pret realitāti, ja, kāda ir tā tava partnera nopietnība, lai viņš priekšapmaksā un pagaida, teiksim, testa partiju. Tas arī tev atvērs acis. Un ja viņš teiks, ka tā nav, kad vai nu tur 100 miljonu vai nekā, tad labāk liecies mierā, nodarbojas ar kaut ko citu. Viņš blefo un mānās, viņš nav nopietni. Ja viņš pārdos, pieņemsim, nevis 500 000, bet 100 000, kaut vai pa dārgāko cenas līmeni, jūs abi būsiet nopelnījuši. Tātad no viņa normāla biznesa gadījumā būtu jābūt pozitīvai atbildē. Ja es tādu akadēmisku šeit varētu pauzi palūgt un vienkārši, jūs esat relatīvi lieli, teiksim, uz tā fona, kas ir klausītāji. Kā ir ar risku diversifikāciju? Vai jūs varat atļauties sākt pēkšņi ražot kaut kādus miljonus dēļ viena partnera, kurš taču var nomirt? Tev neviens neprasa, vai tu gribi diversificēt vai nē reālajā dzīvē. Protams, ka vajag, bet visbiežāk to nevar. Tā ir tāda lieta. Tas ir luksus milzīgs. Ja? Teiksim, Safam bija 0 riska diversifikācija, man liekas, kaut kādus tur pirmos 5 vai 6 gadus. Mums, teiksim, Ķīna bija tur 70-80% no tirgus, un viņš nogāzās. Tas brīdis pienāk, teiksim, tad, kad tev ir single point of failure, viņš vienmēr tevi notestē, ko tu izdarīsi. Ja? Mēs bijām laimīgi, mēs izlīdām, mēs pārlecām uz Indiju, 2 gadus nodzīvojām ar Indiju, un arī tā Indija nogāzās. Ja? Un tad iestājās nākošā krīze. Un tagad mēs esam izsmērējušies tā, ka neviena vieta nav vairāk par 10%. Tas ir milzīgs luksus. To nevar cerēt, ka tas tev pirmā brīdī ir jāņem to, ko tev dod. Tu nevari teikt, oi, baigi forši, bet es pagaidīšu, kamēr nākamais tikpat liels atnāks, tā gan es diversificēšos. Ja. Tas ir feina, bet to nevar izdarīt. Es gribēju uzdot jautājumu, varbūt mēs runājam par partneriem, tad tas parastais klients, kas nāk uz Tirzniecības rūpniecības kameru un meklē mūsu ārlietdaļas atbalstu, tas jautājums vienmēr ir par to, kā atrast partnerus, kur iet, kur meklēt. Viens bija variants par izstādēm, kur brauc uzņēmumi paši staigā gar standiem un meklē potenciālos sadarbības partnerus. Varbūt jums ir kaut kādas idejas, ko vēl mazais vidējais uzņēmums, kam ir tas ierobežotais finanšu resurs, kurš nevar īsti noalgot tur lielus uzņēmumus citās valstīs, kas meklēs viņu vietā partnerus, ar ko sākt? Kas ir tas punkts? 20 sekundes. Labi. Viena no iespējām, iebaidīsies, jā. Viena no iespējām, ko mēs arī praktizējām, tas ir vērsties pie vēstniecībām. Latvijas vēstniecībām, tanīs valstī, kur jūs gribat eksportēt, mums ļoti palīdzējusi, gan Lietuvā, gan Igaunijā, it sevišķi gan arī Somijā. Viņiem ir, ja vēstnieks ir aktīvs, un pārsvarā tā arī ir, viņš zina jau tos latviešu uzņēmumus, kas tur strādā tanī vai citā valstī. Un viņam ir skaidrs arī, tur es varētu tev palīdzēt, tur pieņemsim sakrets, tur var palīdzēt savu tehnika, tad var palīdzēt tas, un tur var palīdzēt šitas. Tad viņš jau zina tos, kas ir riņķi, un tos partnerus var sameklēt caur vēstniecību, piemēram. Man tā sanāca. Esmu laikam tikusies ar visiem vēstniekiem, un no viņiem esmu dzirdējis, ka tas ir pats briesmīgākais, ko var iedomāties, ka visi uzņēmumi sākat no liela, beidzot ar mazu prasa, lai vēstnieks būtu speciālists viņu jomā, un ja aizsūtīs mūsu labam vēstniekam Somijā jautājumu par to, kāds ir Somijas tirgus tieši šokolādē, tad droši vien viņš visticamāk nevarēs atbildēt. Tad to es gribu tikai teikt, nenobaidiet visus vēstniekus, jo viņi jau tā ir bailīgi. Uz viņiem daudz darba un maz cilvēku resursu. Bet es domāju, ka es atkal tā kā veca plata te pa tiem mājas darbiem visu laiku runāju. Mums šobrīd ir visa informācija principā pieejama internetā, ir jārok un vēl vienreiz jārok. Un lielākā daļa cilvēku atbild
uz e-pastiem, un tad, kad viņi neatbild uz e-pastiem, tad viņi atbild uz telefonu zvaniem. Tad, kad viņi neatbild uz telefonu zvaniem, tad ir jābrauc ar viņiem jārunā. Kaut arī mēs lielu uzņēmumu šeit skatos uz kolēģi Latvijas bāzām, un mēs paši, esam arī bijuši tajā situācijā, ka ar mums kāds negrib runāt. Es gan ne Laimas laikā, bet bāzām laikā esmu prezentāciju treptelpā cilvēkam stāstījusi, cik labs ir Rīgas melnais bāzāms, tāpēc, ka man bija pārliecība, ka viņam jāizstāst, kad viņš man nelaid pa durvīm iekšā. Un arī tas pats notika Laimas gadījumā, un pieminēšu atkal Ķīnu, un beigās Tesco iepirkuma direktors Ķīnā sēž un skatās uz mani, viņš saka, es kaut kur tevi esmu redzējis. Es saku, jā, toreiz man pa durvīm Lielbritānijā, Londonā neielaidi. Kāpēc? Tu negribēji ar mani runāt. Un šoreiz bija otrādāk Ķīnā, viņš bija atnācis pie manis, viņš no manis kaut ko gribēja. Tā kā tur ir vienkārši jābūt uzņēmībai. Es domāju, ka mums visiem mēs esam tādi, kas salīdzinot ar citiem izdarīsim. Paldies, jā. Un jāpiebilst tā, ka vai tā būtu izstāde, vai tā nebūtu izstāde, pēdējā laikā daudz vairāk biznesa ienāks nebūtu ne no izstādēm. Jau pareizi teica, mājasdarbs. Uz izstādi mēs neejam stāvēt stendā un gaidīt, ka kāds pie mums pienāks. Uz izstādi mēs ejam, saorganizējot sev blīvu tikšanos grafiku, uzaicinot atbilstošos cilvēkus, kas nāk pie jums. Un tie, kuriem jau ir skaidri zinām mērķi, ka viņi skatās jūsu produktu kā opciju. Tas ir viens. Otrs, nenovērtēsim pa zemu to, ko var nosaukt par desktop research, jeb tātad šo te mājas darbu tīrus informācijas balstītu. Vairums no jums nestrādās B2C biznesā, tātad ar gala patērētāju ārvalstīs. Jūs strādāsiet ar biznesa klientiem, ar partneriem. Un šajā gadījumā, ja jūs veicat mājas darbu, kas ir balstīts gan uz pieejamiem materiāliem, gan arī piesaistiet talkā bezmaksas resursus studentus, kuriem ir vērtīga pieeja akadēmiskajām datubāzēm, kur ir gatavi pētījumi par atsevišķām valstīm. Paņemiet viņus, un jūs ļoti ātri atradīsiet, ka katrā valstī jums atbilstoši pēc profila būs 3, 4, 5 maksimums partneri, ar kuriem vispār ir jēga runāt. Tad sagatavojiet savu prezentāciju, tad uzrunājiet viņu, un ja jums paveiksies ar vienu no viņiem turpināt sarunas jau pa kaut ko reālu, baigi feini, ir paveicies. Internets arī ir kā aktīvās pārdošanas līdzeklis gana labs. Nepiedāvājot viss tikai, teiksim, Alibabā vai kādā citā biznesa tīklā pa zemām cenām kaut ko saražot, tādu tur ir daudz. Bet pamēģināt tieši apgriezt to lietu, atkal domājot ārpus kastītes, piedāvāt kaut ko tādu, kas nošokēja iespējamo pircēju un saka, wow, tas tiešām kaut kas ekskluzīvs, kaut kas atšķirīgs. Par Normūnu gribēju papildināt par to ekskluzivitātes līgumu. Es beidzot dzirdēju vēl vienu, kurš domā tāpat kā es. Arī pārtikā esiet ārkārtīgi uzmanīgi. Kā es teicu, Laima strādāt kopš 1870. gada. Mums nav neviena ekskluzivitātes līguma. Mēs nevienam nedodam ekskluzivitāti. Tāpēc, ka mans moto dzīvē ir vispirms darbs un pēc tam ordeņi. Un ja ekskluzivitāte ir ordenis, tad vajag kaut ko izdarīt, lai tev to ordeni iedod. Mums jau arī nevienam nedod neko pavelti. Tāpēc tiešām nesasieniet savas rokas, it sevišķi, ja jums varbūt to resursu nav tik lieli juridiskajā ziņā, lai pēc tam tiktu vaļā no visiem tiem. Jā, mums ir vēl viens jautājums. Ir vienkārši patiesība vēl pabeigt par pārdošanu. Jūs ziniet, ka klients nopērk vidēji 9. līdz 12. kontaktēšanās reizē. Vidējais pārdevējs met mieru pēc otrās neveiksmīgās. Ja? Tas ir tas, kas ir jāsaprot. Ir jāmāk būt uzbāzīgam kā mušai. Izmet tevi pa logu, lien ārā iekšā pa skursteni. Ja? Izmet ārā pa skursteni, gaidi trepēs. Mēs puslīdz mākam, teiksim, šādā veidā bāzties virsū ar e-pastiem. Ja? Tas puslīdz labi strādā. Tas, kas ir svarīgi, tev ir jāuzraksta 12, bet labāk 20 dažādi e-pasti. Ja? Tu nedrīkst sūtīt vienu un to pašu 12 reizes. Tas nebūs labais tonis. Katram ir jābūt mazliet savādākam. Jāiemācās pa vidu arī piezvanīt. Tas, ko mēs nemākam, un tiešām nezinām un nesaprotam, un būtu ļoti priecīgi pamācīties. Mēs nevēlam nesaprotam no sociāliem tīkliem.
Mēs nesaprotam, vai Facebookā un LinkedInā var kaut ko pārdot, vai teiksim, ar Twitter palīdzību tu vari kaut ko izdarīt. Ir lietas, ko var, teiksim, tu Rīgas mērni Lišakovu var ļoti ātri dabūt uz pārunām, teiksim, ar Twitter palīdzību. Bet vai var vienkārši pārdot, ja klientam ārzemēs ar tiem sociāliem? Nezinām. Droši vien, kad ir cilvēki, kas var, vai ir preces, kas var, vai ir produkti, kas to ir varējuši izdarīt. Ja? Kopumā mums tas vēl nav izdevies, un manā pārliecībā līdz šim jāatnāk pie tevis konsultants, kas tev saka, ka viņš to izdarīs, viņš pārsvarā pārdod sevi, nevis to tavu produktu. Tas ir tas lielais nezināmais. Ja? Katrā gadījumā ir skaidrs, ka, teiksim, interneta iespējas un dažādu mehānismu iespējas auga ar katru gadu, un viņas mainās, bet atrast to īsto mehānismu, kādā veidā pārdot, tas ir tāds neatbildēts jautājums šajā brīdī. Vēl viens jautājums no zāles. Sveiki, man sauc Miks Opels, Giraffe Visual. Droši vien, ka Normundam vairāk par to eksporta pārdošanas abeci, kad jūs nomērķējat uz jaunu tirgu, tas pirmais uzdevums ir, tā kā runāja šeit, atrast partneri, kurš tad tur attīstīs visu, vai iet tomēr mēģināt pārdot tiem pirmajiem klientiem, un tad tas partneris parādās kaut kādā brīdī. Kas tad ir scenārijs? Droši vien, ka tomēr atrast partneri gan. Bet partnera meklēšanā ir, jūs aizskārāt īstenībā ārkārtīgi interesanti jautājumu par to, kādā veidā uzrakstīt specifikāciju tam partnerim un kādā veidā to meklēt. Tur arī ir dažādi ceļi, teiksim, dārgākais ir mēģināt braukt uz izstādi, bet ir stipri daudz lētāk. Ja, jūs varat braukt dažādās valsts vizītēs, piekabē, bet arī tikai jūs esat izdarījuši mājas darbu un uzaicinājuši potenciālos uz tām tikšanām. Lieliski strādā rūpnieciskās piegošana, skatoties jūsu konkurentu mājaslapās, diezgan daudz ir neapdomīgi un raksta savus partnerus. Ja viņš ir jūsu konkurentam partneris, mēģināt pārmānīt viņu pie sevis, diezgan labi strādā. Vēl viens, teiksim, īstenībā arī ārkārtīgi maz maksājošs ceļš ir aizēja pie gala lietotāja un paprasa viņa padomu. Teiksim, tu aizēja pie operātora un palūdz, nosauc lūdzu 3 labus sistēmu integratorus telekomunikāciju sakaros jūsu valstī. Ja. Principā, cilvēki ir izpalīdzīgi, cilvēki ir draudzīgi un izpalīdzīgi, cevišķi, ja jūs neprasiet viņiem naudu. Viņš jūtās laimīgs, tev iedevis padomu, ja? Un viņi dod. Triks, protams, ir tikt līdz tam īstajam cilvēkam, tajā klientā. Dariet mājas darbu. Ja? Bet klasiskā lieta, ko man gribētos teikt, kas strādā labāk par rakāšanos Google un desktopā, ir jautāšana. Ir, vienkārši pieeja pie cilvēka, pajautā, saņems atbildi. Sasistematizētās atbildes jau paliks gudrāks. Teiksim, mēs esam atraduši to kā labāko. Ja? Protams, saprotot, ka vienas unificētas, vienotas, pašas labākās un pareizākās atbildes nav. Ja? Bet jautājiet, nekautrējieties jautāt un mācieties valodas. Ja? Tā ir arī vēl viena lieta, kas neskanē, nemēģiniet Vācijā pārdot angliski un Francijā netik. Ja? Un arī Spānijā nemaz to nevajag darīt. Ja? Tā kā tās arī droši vien tādas zināmas vienkāršas lietas, ko cilvēki arī nez kādēļ ņem un aizmirst. Ja? Tas ir vienmēr jāatcerās. Meklējiet tos cilvēkus ar tām valodām, uz kuriem tirgiem jūs gribat iet. Ja? Tanī brīdī, ja viņš tev pārdos, tu vari runāt kaut vai ļoti skaļi latvisku, un viņš ar tevi sapratīsies. Ja? Tanī brīdī, ja tev vajadzēs pārdot, vai tev ir jāzina vietējā valoda. Vēl jautājumi? Man būtu jautājums. Inga Ropša no Inga Design. Jūs visi esat ļoti pieredzes bagāti un viens otru dzimuši 1800 tālajā 70. gadā. Bet mēs laikam visi neesam šeit tik veci. Un kas ir ar šo te uzticamību, ko mums sauc smalkā vārdā par credibility? Tātad esam no Latvijas, kādas tādas valstiņas tur kaut kur Balkānos. Ļoti nemierīgi mums šeit notiek apkārt, un vai jūs būsiet vēl dzīvi pēc nedēļas un pēc mēneša, un vai jums tur, kā saka, neuzbruk, aren't you attacked, will you deliver? Tad kas ir ar šo te uzticamību?
Katrā biznesā noteikti ir nedaudz atšķirības, bet patiesībā, kas liek to pārdot sevi kā Latvijas preci? Vai tas ir tavs pārdošanas punkts? Vai varbūt no tā kaut kādā mirklī ir vērts pat distancēties un iet plašāk, jo šobrīd patiešām to robežu nav. Ja mēs paraugāmies uz kādu piemēru no mūsu prakses, jo mēs esam arī tie sēnie kopš 1900. gada, kopš 18. gadsimta produktu un tā tālāk. Mēs bieži vien ejam pret varbūt tādu klasiskāku mārketinga pieeju šos te produktus piedāvājot un pozicionējot zīmolus ārvalstīs atšķirīgi no tā, kas ir Latvijā. Ja, piemēram, mēs kaut vai tādu senu vērtību kā Rīgas melno balzāmu šeit, tad visi zinām mūsu nacionālais lepnums, nacionālais dzēriens. Katram latvietim ir 96% viņa dzīslās ir melnā balzāma un varbūt nedaudz asiņu. Nē, tas nav tas, ko mēs sakam ārpusē. Ārpusē ir pilnīgi cits vēstījums, kur ir 3 pārdošanas elementi. Tātad šī te vēsture ir nevis, ka šis ir kopš 18. gadsimta dzēriens, bet ka tas ir viens no senākajiem zīmoliem Eiropas alkohola vēsturē. Tālāk, ja mēs šeit runājam par zālītēm un visu to labot, cik tas balzams veselīgs, es to nedrīkstu teikt nekādā gadījumā kā alkohola ražotājs. Es arī to nesaku, tur viņš ir ražots no dabīgām sastāvdaļām. Un visbeidzot, mēs pasakam klientam tādu pārbaudāmu lietu, ka, ja Latvijā mēs sakam, ka viņam ir tā unikālā balzāma garša, katrs dzēriens teiks, katrs zīmols teiks, ka viņam ir unikālā garša, un mēs ar to nebūsim unikāli, bet mēs varam pateikt, ka šī garšas versatilitāte, kas atļauj pielāgoties patērētājiem labāk, un mēs to varam uzskatām nodemonstrēt klientam, tas palīdz pārdot. Tātad tas ir starptautisks, premiāls, biters, nevis Latvijas nacionālais dzēriens. Riga Black Vodka. Latvijā tā ir īsts latviešu deglīns. Ārzemēs tas ir Nordic Vodka, kur mēs balstāmies tās kredibilitātes, kas piemīt mūsu rajonam. Jūs runājat par mēbeļu dizainu, ziemeļu dizains, Nordic dizainu. Vai tas nevarētu būt kāds alternatīvs pārdošanas elements, pie tam ar tādu kredibilitātes, kuras pozicionēt sev veiksmīgāk? Es esmu bijuši jaunāk nekā Laima, paldies Dievam. Bet ne tajā zīmola vērtība nav tikai tajos gados. Zīmola vērtība var būt arī zīmolā, kas ir radīts vakar. Ir tikai skaidri un gaiši jāsaprot tas, ko tu gribi pateikt ar to savu izveidoto zīmolu. Es piekrītu autoram, es jau ilgāku laiku, man ir arī izdevies dažus kolēģus pāraudzināt, ka es vismaz ārpus Latvijas saku, ka mēs esam no North European. Un tad cilvēkiem ir skaidrs, ka ir Eiropa, un tad uz kuru pusi skatīties. Jo, ja tu saki Baltijas valsts, būsim godīgi, pat Baltijas valsts nevar atrast, un tad ir tās Balkānu valstis un viss pārējais. Registration number in Latvijā. Tas nevienu neuztrauc, tāpēc, ka to tāpat nevar kartē atrast. Un jāizmanto ir viss tas, ko mums dod šis te laiks un tā vieta, kur mēs atrodamies. Man nepatīk, jāsaka godīgi, ka mēs kaut kā mēģinām sev padarīt pa maziem un nevarīgiem. Mēs izmantojam to sauku, ka mēs esam otra zaļākā valsts. Mēs šogad esam Rīga, ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Man pat uz amerikāņu iepakojumiem amerikāņu dizainers to uzlika. Viņš man pateica, viņš teica, tev visi mājās, ka tu to neraksti. Tas taču ir ārkārtīgi liels pluss. Es par to dzīvē nebiju iedomājusies. To, ko Normunds saka, tas nekas, ka ir rakstīts arī no Latvijas, bet pieliekiet arī Eiropas karodziņu. Lepojamies par to, kas mums ir. Tas nav kaut kāds kauns, ka mēs esam kaut kādā savienībā. Taisn otrādi, mēs esam iekļuvuši savienībā ļoti īsā laikā, salīdzinot, piemēram, ar Zviedriju, kur gāja daudz ilgāku laiku uz šo te. Tā kā, vajag vienkārši apsēsties un laikam to, ko jau Andris teica, sarakstīt tos savus plusus un mīnus arī pa zīmolu, kas tu esi. Tas labs jātās. Mēs no pirmās dienas šancējām uz to, kad mēs veicām zīmolvedību. No pirmās dienas mēs sanācām kopā un izveidojam komunikācijas platformu 4 gadiem uz priekšu. Kādā veidā mēs komunicēsim par mūsu zīmolu, ko tanī brīdī Latvijā neviens nezināja, kas ir sakrets, tagad zina, bet tad neviens nezināja. Tas bija 2003. gadā. Mēs apsēdāmies un mēs sapratām, ka mēs būsim sākumā vācu tehnoloģijas, vācu izstrādātas receptūras, vācu šitādi, vācu tādi un ražošanas šeit Latvijā. Tad, kad pienāca krīzes laiks, tad, kad mēs visi sapratām, ka
Made in Latvija, tas ir ļoti svarīgi priekš mums, ka mēs paši savu mākam ražot, ka mēs esam paši latvieši, mēs savu ražojam un tā tālāk, tad mēs pārorientējamies, un mēs šeit visiem sakam, ka mēs esam 100% latviešu uzņēmums un tā tālāk. Igaunijā un Lietuvā mēs sakam, ka mēs esam leiši un igauņi, un mēs ražojam priekš jums, mēs paši esam igauņi, un mans igaunis to visiem stāst, un avīzē dod interviju, un visur ir igauniski, viss notiek. Somijā, Zviedrijā atkal ir somu un zviedri pārdod, un viņi tie, kas pārdod sakretu. Starptautisko brendu sakretu. Nauda nāk uz Rīgu, tas ir svarīgi. Un jums ir jādara viss, lai jūs pirktu. Esat kaut vai no Mozambikas, bet ja Mozambikas preci pērk Zviedrijā, esat no Mozambikas. Vienalga. Lai jūs pērk. Bet sliktā ziņa ir tā, ka tiešām zīmolu veido laiks, ja. Es absolūti neticu tur ātri uzpumpētam pa lielu naudu, teiksim, izgrabētam nosaukumam vai zīmolam. Zīmola vērtības kvalitātes, tā ir laika lieta, ja. Ja jūs uz stūri cepjat tos savus pīrādziņus 10 gadus un 10 gadu laikā viss ir priecīgi un neviens nav samaitājis vēderi, tad jums ir zīmols, ka jūs cepat garšīgus pīrādziņus. Labā ziņa savukārt ir, ka tas laiks iet neatkarīgi no jums. Viņš vienkārši iet uz priekšu. Cepiet garšīgus pīrādziņus, esiet laipnu vaigu, vienmēr esiet ar svaigiem pīrādziņiem, un jums tas zīmols uzbūvēsies. Ja. Tā ir tā lieta, ka tomēr attieksmē pret produktu, pret darbu un pret servisu, tur jau arī tas zīmols veidojās. Un tas, cik jūs saliekat tādā mārketingā, tas ir tikai tas pudercukurs uz kūkas. Ja. Ar pliku pudercukuru jūs to zīmolu neuztaisīsiet. Viņš cik ātri viņš atnāks, un viņš pazudīs. Ja. Jautājumi? Rolands Blezūrs strādā ar eksportu un mārketingu. Varbūt vairāk tāds komentārs, bet tieši tas, ka runāja par to mājas darbu. Viens no mājas darbiem ir tieši tas, ka ko tu vēlies pateikt. Paši vēstnieki, godu konsuli, visi noderīgi, bet viņiem nav daudz laiks, viņi nevar visu nodarboties tā, tad viņi sagaida, jūs viņam iedosiet līdzi labu prezentāciju, viegli pateikt, ko jūs meklējat. Protams, ka viņi var izdalīt vai nosūtīt un tā tālāk. Šeit tas pats ir par to pētniecību, ko mājas darbu, ko es gribēju minēt. Katrā valstī tas atšķirās. Ko te viņi īsti, kā viņi tiešām jūs redz, kā viņi to Latviju saprot, un tur jūs atkal no šīs pētniecības tikai varēsiet saprast, kā labāk sevi prezentēt. Un beigās varbūt viens galvenais, un es domāju, ka eksperti šeit to atbalstīs, vienalga kādas pūderi, cukurs vai kas, tās visas sastāvdaļas, zīmols, savs vēstījums, arī viens attēls, kvalitatīvs attēls, tehnika, vai tas būtu apģērbs, pārtika, uzreiz viņš dod daudz informāciju, bet beigās, kad jūs runāsiet ar ārzemēm, vienalga vai arī vietējo, teiksim, partneri vai klienti, viņi visi meklē tikai vienu. Angļu valodā tas ir win-win. Ja vinnē viens, vinnē otrs. Ja abiem labi, runājam tālāk. Paldies. Es varbūt izmantošu vēl unikālo iespēju pajautāt arī no savas puses. Tieši par zīmolu vedību varbūt. Es gribētu tādu nedaudz plašāk to diskusijas, nevis varbūt konkrēti par katru uzņēmumu individuāli, bet varbūt jūs kā eksperti varat iekomentēt, kas būtu tas valsts mērogā, kas būtu jādara, lai jums kā uzņēmējiem būtu šīs teiksim, tā credibility no valsts puses, kad šie vēstnieki dodas kaut kur un viņi reklamē valsti, kas būtu tas message, ko mums vajadzētu stāstīt par valsti, lai jūs pēc tam savus produktus ejot tirgu, lai jums būtu vieglāk šīs durvis atvērt? Es fascinējos. Par Igauniem. Es braucu caur Igauniju un reizē esmu Igaunijā. Un es klausos Igauņu rādio. Un viņi stāsta laikziņas. Es vienkārši biju šokā. Kā viņi māk sev lielīt. Viņi stāsta. Igaunijas ziemeļos mums būs -1. Igaunijas dienvidos ap 0. Igaunijas rietumu salās +/-0 un vējš. Viņi stāsta kā par tādu Indonēzijas arhipelāgu par savu valsti. Un viņi lielās. Un pēc tam es klausījos raidījumu, viņi ļoti ilgi stāstīja, tas bija 2 gadus atpakaļ, viņi bija nopirkuši pusotru to bombardieru, kāds vēl tās lidmašīnas ar tiem propellerīšiem. Tās maziņas, viņi nenormāli ilgi stāstīja, kādi sēdekļi forši tiem pilotiem ir, kā viņiem tas air condition strādā, ka viņiem tur nezinu, kas viņiem. Es to klausos, Johaidī, kad mēs tā par sevi stāstīsim, iemācīsimies?
Mēs raudam, mēs esam raudoša nācija, bet tieši otrādi, vajag lielīties. Tad nav, mums ir ātrākais, es nezinu, kurš tur internets, kurš tur zaļākā pasaule, kurš tur karoks, mums ir vecākais karoks, tur, es nezinu, Eiropā, ja, tur viens no, vai pasaulē, viens no vecākajiem karogiem. Nu, kāpēc mēs nestāstam to visiem? Kāpēc mēs klusējam? Nē, es gribu atņemt tiešām, ka man šodien galva sāp. Bet īstenībā es liktu priekšā, ko valstī darīt, un ja tur rīt jautā, tad lielīties, reāli lielīties. Lielīties ar to, es esmu tāds un tāds prezidents vai ministra prezidents, vai es esmu ministrs, un tā kā lielamies kā ar savu nozaru, katrs mēs par kaut ko atbildam. Ir kaut kāda, kā darba apraksā, pa 10 lietas, par ko, kas ir manā atbildībā. Un tā lielies, ka tev ir labākais Latvijas dzelzceļš pasaulē. Mums ir labākais tīkls uz cilvēku vai lielākais telefons skaits uz cilvēku per capita, un ja ir kaut kas sliktāk, tad stāst, ja kaut kas saraksts plus mīnusiņu, stāst par plusiem, mīnusiņu, tāpat viss zinās. Normundam varbūt arī ir vēl kāds komentārs. Jā. tā ir taisnība, ka, tiešām pietrūkst valsts līmenī, mēs ik pa brīdim par to diskutējam ar dažādām šīm daudzajām valsts institūcijām, ka, pietrūkst kaut kāda īsā saraksta, teiksim, tur par 5 lietām, par ko vienmēr ir vērts parunāt, ja. Un mums taisnība, mums ir ar ko palepoties, par to šaubu nav, izdomā, teiksim, man kopumā pēdējos gadus, ārkārtīgi rezonē, pat klientiem saka, tu zini, mēs tur to krīzi pārdzīvojam, īstenībā nebija nekāda problēma, tikai pa trešdaļu viss nokrita. 89. gadā viss uz pusi nokrita un arī nekas cilvēka dzīve palika. Mēs esam izdzīvotāji. Ja? Ļoti labi rezonēs, kad mēs sakam pa safu, ziniet, kā vajag kaut kādu zvēru, ja, tur simbolisko dzīvnieku, tur citiem lācītis, citiem lapas, saka, ne, mēs esam tarakāni. Kāpēc tarakāni? Mēs esam neglīti, mēs esam ārkārtīgi veikli un praktiski neiznīcināmi. Ja? Un tas lieliski skan ar to izdzīvošanas stratēģiju. Mums nav jābūt smukiem, mums nav jābūt lielākiem. Ja? Nepamēģina mūs noindēt. Neizdosies. Mēs esam izdzīvotāji. Ja? Un tas sīkstuma motīvs ļoti labi rezonē. Ja? Par pasaules čempionātu hokejā. Mēs esam jau 10 cik tur gadus augstākajā līgā spēlējam. Ja? Ar komandām, kas ir nesalīdzināmas, teiksim, pēc budžeta, pēc iedzīvotāju skaita, pēc visām iespējām. Un viņi nevar mūs nopendēt un izmest no turienes ārā. Ja? Ja? Tas ir tas magic. Ja? Mēs esam neiznīcināmi. Un tad tu pārmeties, un tu saproti, ja? Reku, tas nosprāga, šitas nosprāga, tas es esmu. Ja? Tu gribi no manis pirkt preces, pirks vēl pēc 10 gadiem. Tā ir tā spēlīt, ja tu nevari uz lielumu, atrodi kaut kādu citu, teiksim, tur vērtību un spēlē uz viņu. Kopumā, teiksim, es esmu priekš sevis atradis, ka tas sīkstumā stāsts, viņš skan. Ja? Un ir ar ko. Ja? Tu vari vilkt no vēstures visādākus. Un kabini tikai tad ķēdītē klāt. Izdomā pekstiņus. Saprotiet, jūsu sasniegumu cipariskā veidā nevienu neinteresē. Ja? Tā emocija ir tā, kas atcerās. Nevar neko savādāk, ja met krūzīt pret sienu. Atcerēs. Taisnība. Ja? Emocija atcerās. Cipars neatcerās. Pilnībā piekrīt Normundam. Patiesībā tu man tikko ļoti labi iemotivēji, jo tas, ko esmu teicis arī saviem pārdevējiem, bieži ejot pie klientiem, runāt tā kā Vairvīķa Freiberga uzkāp tribīnē un teica, mēs esam lieli, mēs esam vareni, mēs varam. Un otra lieta, iedot unikālo. Mēs ar klientiem runājam par hokeju. Mēs runājam ar klientiem par dziesmu svētkiem, mēs runājam par visām tām lietām, ar ko mēs esam atšķirīgi. Un katrs klients mūs atcerās, jūs esat tie džeki, kur stāstīja par to. Un nesen darījumā ar Kanādas klientu noslēdz tieši Latvijas-Kanādas hokeja spēles laikā. Mēs sarakstījāmies visu laiku online ar šo te Kanādas klientu, sekodam līdz savējiem, tā veiksmīgi darījums līdz ar hokeja spēles finišu arī nofinišē. Ja mēs būtu uzvarējuši, nezinu, bet domāju, ka darījums tik un tā būtu noticis. Un tad lūk šī lieta pašlepnums. Būt lepniem ar to, kas mēs esam, lepniem ar to, ko mēs esam sasnieguši, nedzīvot pagātnē,
raudzīties uz nākotni, ticēt, ka mūsu tirgus ir pasaule, nevis Latvija. Un plus viena lieta, kas pietrūkst mūsu valstī, un tas ir valsts kā mērogā risināms. Kas tad īsti ir mūsu identitāte? Kas mēs esam? Mazie meži īpatnīši pie Baltijas jūras un lepojamies ar to. Varbūt mēs esam kādi, kuriem gadsimtiem pāri ir braukuši ar tankiem, dzelžu zābakiem, mēģinājuši kristīt un vēl kaut ko. Nu, nē, taču. Mums ir jāsaprot, kas ir mūsu kulturālā, geogrāfiskā patēriņa identitāte un jāuzliek šie pāris punkti uz papīra. Un tad tālāk jau mums kā uzņēmējiem ir jādzīvo pēc tiem punktiem un visiem vienotā frontē jānes laukā viens vēstījums. Labākais piemērs. Kā viņi izturās vienmēr. Bet Krievi, brauciet šur, brauciet, pērciet, mēs apmāksim policijas krieviski. Brauciet šur. Ko viņi dara? Viņi pārdod. Ko mēs nemākam, diemžēl, tik labi. Jā, taisnība, robeža uz Krievijas, Somijas robežas. Tur veikalā nevar dabūt darbu, ja tu nezini krievu valodu. Bet papildinot to, man par to hokeju ļoti patika, jo es tajā laikā, kad mēs veiksmīgi Šveici vinējām, es biju Amerikā un arī darba darīšanās un bija kopā ar pār pa 200 cilvēkiem, kas vispār nevarēja Latviju, viņi nevarēja pat kartē sākt meklēt, sākt no Āfrikas un beidz nezinu kur. Bet tajā mirklī, kad mēs Šveici vinējām, es pirmkārt skaļi uzvedos, tas varbūt nebija labi, bet viņi visi uzzināja, kur ir Latvija un kas Latvija tāda ir. Un mums ir jābūt lepniem un varbūt ne tik daudz, ko valstiskā, mēs visu laiku gribam atrast, kurš te būs tas, kurš tur izdarīs, vai tas būs vienu dienu saucās Vairvīķa Freiberga, otru dienu Zatlers, trešo dienu Bērziņš. Bet sāksim paši no sevis, cik daudz mēs nostājamies un pasakam, es esmu no Latvijas, es esmu zaļākais, es esmu labākais un tā tālāk. Man amerikānis mēģina kaut ko tur iestāstīt, ka viņš jau labāks. Es saku, nevēl, tu neesi labāks, tāpēc, ka tu pusi no pasaules literatūras neesi izlasījis. Un vispār nevar atrast citas valsts uz kartas. Mēs esam labāki, tāpēc, ka mums jau a priori ir daudz, kas iedots labāks. Ir vienkārši jāsāk par to runāt un jābūt bišķi pašpārliecinātākiem, nekā mēs esam. Mēs pa maz runājam. Man liekas, ka te jau tas izskanēja. Iestarpinājums no pētniecības, iespējams, jūs kā uzņēmēji to ļoti labi zinat. Man kā uzņēmējdarbības pētniekam bija interesanti atklāt, ka lielākā daļa uzņēmēji nemaz negrib būt lieli. Viņi aprobežojas ar to, ka viņi paliks maziņi. Kādam pietiek, kas kuram pietiek? Vienam pietiek jau naudī nopirkt, vienam pietiek, nezinu, pat dzīvokļu rēķinus nomaksāt. Un tas, ko pētījumi rāda ne tikai Latvijā, ir, kad aug tie uzņēmumi, kas pirmkārt grib būt, kam ir ambīcijas, un te man nav pārsteigums, kad veiksmīgi uzņēmēji runā par ambīcijām, jūs visi 4 par tām runājāt, bet arī veiksmīgi uzņēmēji ir ne tikai tie, kam ir ambīcijas, bet tie, kam ir arī realitātes sajūta, jo tikai ar ambīcijām var aizšaut arī, reizēm greizi. Tagad tās ir divas lietas, par ko būtībā visi eksperti runāja. Kamēr mēs te runājam, varbūt jums ir izdomājies kāds jautājums par šo laiku? Droši mums ir vēl minūtes 20 laika, un tas nav daudz lūdzu. Mazāk. 10. Nē, ir labi, tevi dzirdām. Es gribēju vaicāt, man tā kā vairāk interesēt biznesis, kas ir, ko es zinu, ka ir regulēts, tā kā pārtika un alkohols, to es zinu, kad arī citās valstīs, un tiekam katrā valstī, katrā tirgū tie likumi ir atšķirīgi. Kā jums izdodās veikt to jūsu mājas darbu un izpētīt, ejot uz turienu, vai jūs to darat paši, vai jūs tad izmantojat savus jauniegūtos partnerus, lai noskaidrot, ar kādām grūtībām tur būs jāsastopās, un varbūt varbūt jau tā ir atbilde, kā jums izdodās izmantot eksporta attīstībai paredzētās valsts institūcijas, varbūt tirzniecības rūpniecības kamera, vēstniecība, komerc attašeis vēstniecība. Kāda ir jūsu pieredze? Vai varbūt jūs esat tik lieli, ka jums tāda palīdzība nav vajadzīga un tikai mazākiem uzņēmumiem? Droši vien viss tas interesē. Šeit gan, man liekas, ka atšķirības starp lielu un mazu uzņēmumu nebūs milzīga. Jo galu galā mēs visi mēģinām ieiet citos tirgos.
Un tur mēs visi esam tādā nulles stadijā. Mēs esam iesācēji. Atbildot uz to, kā likumdošanas rāmīt apzināt un izprast, gan tā. Ideālā gadījumā ir partners, ar kuru ir viegli komunicēt un kurš var visu salikt pa plauktiņiem. Realitātē bieži vien šis partners zina tikai kādu šauru specifisku tēmu un nevienmēr spēj palīdzēt. Un, lai varētu saprast, par ko partners runā, pašam nākās daudz studēt. Pie tam nevar vienkārši pateikt, nav jau arī tā, ka mums ir 100 darbinieki, kur kāds būtu speciālists, teiksim, Kanādas likumdošanā vai Amerikas likumdošanā. Pašam vien ir jāmeklē, jāstudē un bieži vien pat jāpalīdz saviem klientiem ārpusē, kur nevienmēr ir speciālisti, izskaidrot, kas tavā valstī ir jādara. Arī tādas situācijas ir. Gribot, negribot, jābūt ekspertam. Un par tām atbalsta līdzekļiem. Mēs esam izmantojuši Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras eksportspējas veicināšanas programmas. Kopā ar Laimu arī esam vienotā frontē cīnījušies tur. Jāsaka, tas visnotaļ palīdz. Tā kā tas atvieglo jums ikdienas darbu, tas palīdz jums arī kaut kādā veidā sastruktūrēt to, ko jūs darat ārpusē. Meklējiet šīs iespējas, izmantojiet iespēju robežās. Piekrītu Valteram, tas nav viennozīmīgi, tas nav viegli. Es jau sāku no paša sākuma teikt, ka eksports tas nav nekas ārkārtīgi viegls. Ja var neeksportēt, tad īstenībā tā ir vieglāk dzīvot. Vienkārši kaut kā dabūt Latvijā vairāk cilvēkus, kas pērk jūsu produktu. Tas atkal cits biznes. Bet mājas darba tajā sadaļā šis te par likumdošanu iekļaujās. Jo, cik es saprotu, jūs strādājat ar sidru, tātad, man grūti būtu komentēt uzreiz par sidru, bet es teikšu, es neskrienu, piemēram, uz Norvēģiju ar puslitrīgo sulu, tāpēc, ka es zinu, un tas ir mans mājasdarbs, ko es izdarīju, ka Norvēģijā ir ļoti augstu muitas nodokļi visām sulām, nevis pēc tilpuma, bet pēc vienības. Tātad jāskrien ir ar 2-litrīgo, jo tā būs lētāk. Ja? Un šādas lietas, vienkārši pašam ir jāstrādā, neviens cits nepalīdzēs. Jo ļoti bieži, tā kā Valters saka, tas cilvēks, kurš ļoti, ļoti gribētu strādāt ar jūsu produktu, viņš arī zina vienu mazu sadaļiņu. Un varbūt ne pavisam. Un tad ir tādas valstis, piemēram, kā Krievija, kur mēs zinām, ka noteikums maina biežāk nekā varbūt dažs labs zeķis, ja? Un mēs visi bieži mainām zeķis. Ķīna, kur vienā atkal kaut kas viens, otrā kaut kas cits. Pat tāda valsts, kur liekas strukturizēta un ļoti atklāta un visi noteikumi, it sevišķi par pārtiku, ir Amerikā FDA tabulas un FDA visi noteikumi, viss ir pieejams. Ja? Vienā štatā ir atļauts ievest šokolādi ar alkoholu, citā štatā nav atļauts. Un tas ir jāzina, jo aizvedīs ne tur, iebrauks auzās tā, ka tev aiztaisīs pavisam ciet. Un tas ir tikai ko tu pats vari izdarīt. Par atbalstiem runājot, jā, kā Valters teica, mēs ļoti izmantojām LIAS pakalpojumus, un tas varbūt ir saistīts ar to, ka mums ir pārtiecniekiem paveicies, ka mums ir ļoti laba komanda tur. Es nezinu, vai es drīkst tā te slavināt viņus, bet, un tas ir izveidojies arī sadarbībā. Jūs te iepriekš jau vaicājāt par to, kā mēs sadarbojamies. Mēs īstenībā pārtikas sektorā esam ļoti draudzīgi. Mēs kraujam šokolādi kopā ar šprotēm vienā konteinerā, mēs sausiņus atļaujam vest uz savām noliktavām, lai varētu sakomplektēt kravas un tā tālāk tā joprojām. Mēs viens otram arī palīdzam, mēs arī dalamies ar klientiem, jo visbiežāk šīs lielās distribūcijas firmas, kas izplata dažādus pārtikas produktus, viņi izplata zivis un izrādās viņi arī izplata cepumus. Ja? Līdz ar to šeit ir ļoti liels iespējas. Par vēstniecībām runājot, es atkārtošos, ka vēstniekus mēs esam mēģinājuši tā nenodarbināt, bet vēstniecības izmantojam kā platformu, kur tikties. Ir ļoti daudz valstis, kur ir svarīgi, ka tu tiecies vēstniecībā. Tas iedod status. Un atkal atgriežoties pie to, mēs esam maza valstiņa, ar ko, piemēram, mēs amerikāņus pilnīgi sitam no kājām nost, tāpēc, ka mēs katrs gandrīz, tā es tā pārspīlēšu,
pazīstam savu valsts prezidentu personīgi un kaut kādā veidā varam tikt pie viņa klāt un varam sarunāt tikšanos vai varam sarunāt kaut kādu pasākumu, kur prezidents būs ļoti tuvu. Ja? Tas viņiem ir wow, jo Obama ir pa televizoru. Mums Andris Bēziņš ir tepatās blakus, un tas viņiem ir svarīgi. Visas tādas mazās niansītes, kuras var izmantot. Kā tā jūsu klubiņā nonāk tāds maziņais? Cik reizes viņam ir jāpietupjās, lai viņš kvalificētos? Šis man nebija ienācis prātā, bet šito es tagad ieviesīšu, jā. Ja to pašapam sauc, var atspiesties. Nē, īstenībā, kā ir, mēs jau braucam visi kopā, tā kā Valters jau minēja. Es arī minēju tos nacionālos stendus. Es pēc dabas esmu kaut kāda draudzīga. Es laikam neesmu latvieta, kaut kā vecāka saka, ka esmu. Nezinu, kaut kas tur noticis pa vidam. Un mēs arī visās pārtiks pasākumos, jo Lijā tiešām pārtiks tieši projektu vadītāji ir ļoti tādi aši un mēs draudzējamies. Gandrīz jāsaka, kā krieviski saka, družim simjami. Un nav baigi tur jāmaksā nodokļi un pat nav jāatspiežās. Bet tā ideja man patīk. Kaut kāda kvalifikācijas kritērija nepieciešama. Jā. Ja tu esi sportisks un var, teiksim, uztaisīt kaut kādus sit-ups, tad tiec iekšā. Bet, protams, ka tā bēdīgā patiesība ir, ka jūs vietā neviens to darbu neizdarīs un jāpārdod vien jums pašiem būs, jā. Bet tieši tā var paņemt naudu un principā diezgan lielu naudu var paņemt no attīstības aģentūras dažādām programmām. Un tā skaitā droši vien kaut kādu līdzfinansējumu var paņemt arī, teiksim, tur vai kameras vai kamerai tuvumā esošu konsultāciju uzņēmumiem, kuri sistemātiskā veidā varbūt jums iedos kaut kādu to tirgus apskatu, bet viņi jūs vietā nepārdos. Ja? Jums varbūt viņi iedos sākotnēju informāciju un pateiks, piemēram, tur nekā nebūs. Ja? Un tā ir īstenībā ļoti vērtīga lieta, vai ne? Bet jāpārdod būs pašiem. Tā ir. Tā, paldies. Man liekas, mums laiks ir izticējis, un es gribētu dot ekspertiem vēl pēdējās 30 sekundes katram pēdējam vārdam pirms pasākuma beigām. Ieva? Tad es sāku, tad es arī sāku ar beigām. Es ļoti ceru, ka mēs jūs nenobiedējam, jo tā no malas paklausījos, grūts, jāstrādā. Jā, ir jāstrādā, bet tas gandarījums, ka tu esi kaut ko izdarījis un ka ir izdevies, ir daudz lielāks, un tas darbiņš aizmirsās. Tas gan īsti tā kā ar dzemdībām. Viss saka sāpīgi, beigās ir aizmirsies, ka tas bija sāpīgi. Un tas, ka tu vari nostāties, un tā sajūta, ka tu vari pateikt, ka tu esi izdarījis, un ka tevi sāk atpazīt kaut kur tajā pašā manis pieminētajā Amerikā, man tas rada prieku, un tad es saprotu, kāpēc es dzīvoju un ko es vispār dzīvē gribu un kas man ir svarīgs. Ko vēl piebilst? Jāpiebilst ar vienkārši ceļa maizi. Nebaidīsimies, jo mēs esam kā tarakāni, kā teica Normunds. Būsim lepni, jo neesam mēs mazie meža dīvainīši, un galvenais tik uz priekšu, tik uz augšu, jo mūsu tirgus ir pasaule. Un varbūt ar šo pasauli viens neaprobežojas. Īstenībā ir tā, ka ir nepārtraukti jāstrādā un nekas nenotiks pats no sevis. Ir drausmīgi jāstrādā. Bet pilnīgi godīgi. Es nezinu, varbūt jums ir vieglāk. Es nezinu, mēs pilnīgi nesen runājam mūsu partneriem, mēs pļāpājam un saka, Klau, Andri, mēs taču strādājam tikpat drausmīgi daudz, cik mēs sākām 2003. Gadā. Nekas nav mainījies. Un nekas nav mainījies. Visa tā uzraudzība, čekošana, tā kontrole, kas notiek pār rūpnīcām tur un tur, kas notiek pār partneriem Skandināvijā, kas notiek rūpnīcas celtniecība tagad Samarā, Krievijā, tas viss ir jāiztur, tur viss ir jābrauc, jātur rokas puls, un tas viss ir jākonsultē un jāmāc, un vēlreiz nekas nemainās. Jūs gribat eksportēt, jūs gribat ražot un pārdot, ir dienu un nakti jāstrādā, nekas vairāk, tikai jāšancē. Ja negribas šancēt, tad tas ir tas par to lielumu, vai ne? Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, bet es aizmirsu sākumā, Dievs, tās sekundes, ir tas, kad par brendu jums, es vēlreiz saku, mans piemērs bija tāds, kad es no pirmās dienas taisīju leģendu augšā par sakretu. No pirmās dienas. Tad, respektīvi, jums ir jāsaprot, vai jūs gribat būt maza dzeltena rūpnīciņa tur kaut kur Rumbulā, vai jūs gribat būt
nu vismaz Baltijas un Skandināvijas līmeņa ražotājs, lai jūs aicina kā eksperts jebkur. Un tā ir leģenda. Un leģenda var balstīt nevis uz izdomātām lietām, bet uz patiesām lietām, ka jā, mēs esam lielākie ražotāji tur, un mēs to panācām tā. Un tad ir leģenda, kad es esmu pabeidzis RTU, un es esmu tur mācījies un strādājis savā profesijā, un bla. Bet tas viss, ko tas dara, tas palīdz pārdot jūsu preci. Mēs arī strādājam, mums tikai jāuzpildās šokolādu. Nē, es jau nesaku. Kurš tad mums nestrādā? Es domāju, ka mēs nobraucām ārkārtīgi plašā spektrā, un jāsaka arī, priekš manis tas bija ļoti, ļoti pamācoši, un paldies tiešām kolēģiem pārējiem, tur bija stipri daudz idejas, kas arī man pieķērās. Ja mēs atcerēsimies kaut vai trešdaļu no tām, un vēl pusi no tām izmantosim, jau arī būs brīnišķīgi, un nobeigumā lietojiet mobilī pakalpojumu, ēdu jums nebūs. Neaizmirstiet par sidru un uzkodām, lūdzu. Jā, paldies. Jā.